cienītāji klausītāji, regulārā sezona noslēgusies, un tad noteikti jāparunā nedaudz par to, un ko gan citu uzaicināt, ja mans līdzinājais biedrs Sandrs Pilps tagad trenē, bet pagājušā gada labākais, manuprāt, treneris un viens no florbola profesoriem ir nedaudz ārpus trenēšanas izgājis Ingus Laiviņš, un tad paaicināt šodien Ingus. Sveiks, Ingus, kā jūties? Čau, viss labi. Jā. Parunāsim par florbolu, vai ne? Jā. Ko tagad dari florbola sakarā? Jo ilgus gadus esi bijis treneris kādai no virslīgas komandām, ilgus gadus esi bijis izlasē. Tagad tavu vārdu florbolā prindās redzēt var patiesībā, bet tevi pašu redzēt varbūt nemaz nevar tik daudz. Zin kā, ir pagājis kaut kāds laiks, man liekas, kad izlase paņēma baigi daudz tieši brīvo laiku atvaļinājumus un visas tādas lietas, kas bija jāvelta. Ja ikdienas tas ritenis ir diezgan arī skarbs, kad ir praktiski katra nedēļas nogali ir tā kā iztērēta vismaz viena diena ir tā kā florbolam un visi vēlē vakari treniņam, tad izlases kontekstā bija vēl skarbāk, kad bija 3 turnīri viena gada laikā un paņēma baigi daudz dienas, un tad es rēķināju, cik dienas es veltīs tam visam, un kad ar atvaļinājumiem pamatdarbā ir par īsu un tā tālāk. Un mainoties tā kā izlases treneriem, jaunas cikls nāca klāt un viss. Un es sapratu, ka tā ir arī iespēja man paņemt nedaudz attelpu no lielā florbola un paiet malā un varbūt paskatīties no malas visu. Uzreiz tas lēmums, kad bija, varēja jau tikai izlasi nogriezt un klubu florbolā palikt, vai bija tas sakarājies, bija tik daudz, ka gribēja visu uzreiz? Jā, man bija tā, ka likās uzreiz tajā brīdī, ka varbūt šis ir tas mirklis, kad var visu nopist nost. Jo pašam jau arī ģimenē kaut kur teica, ka, zin kā, diez vai tu tā apsēdīsies mājā un bēgšņi viss nogriezīs kā nazi, bet es sapratu, ka šis ir tas brīdis restartam un vispār saprast, ko es gribu tālāk ar florbolu saistīt un kā es gribu un vai vispār gribu. Jā, tā kā šobrīd pa lēmumu nenožēloju vispār, ir pavisam savādāks redzējums skatījums un laiks rādīs, vai būšu atpakaļ vai nē. Un piedāvājumi kaut kur, kad uzzinot, ka tu vairs netrenēsi Valmieras komandu. Es zinu, ka Valmiera pati tev piedāvāja vēl citi, ka varbūt klubi. Bija mazas intereses, bija kaut kāda uz jautājumiem, bet es baigi ātri uzreiz to apstādināju, ka tur nav pat vērts kaulēties vai kaut ko. Jā, jo tas bija vajadzīgs man pašam, man liekas, ka pagaidām ir labi. Minēju par to, ka tavs vārds patiesībā ir redzams pie treneriem. Ja tā notiek vērīgāks seko līdzi florbola mājaslapā, tad tu esi pirmajā sezonas pusē vairākās spēlēs bija Leikrīgs pieteikumāk kā treneris un arī jauniešos daudzos, bet es nekur īsti tevi neesmu soliņu redzējis. Varbūt vari pastāstīt nedaudz arī? Nē, es esmu piekritis piedalīties treniņu procesos kaut kādos un konsultācijām un kaut kādām tādām lietām, cik no manis prasa. Bet, ja man ar tādu kā fiziski būšanu uz treneru soliņa, es šobrīd esmu pateicis nē, bet pie jauniešiem, jā, man tur ir vajadzīgs nedaudz padarboties, lai palīdzētu puišiem tur, jo viņi netiek galā ar to visu un līdz ar to. Tāpēc tur arī kaut kur parādos, bet uz sacensībām arī es uzreiz teicu, ka nē, kad tikai tad, kad man vajag tur tās sadaļas paņemt jāsaka tā, pavisam prom neesmu, bet tā pašā laikā tādā ritīgi aktīvā procesā arī mēs iekšā. Ieturi to distancīti, kādā tu jūties komfortabli tagad, lai nav kaut kas jāuzņemas kaut kādu, negribas teikt atbildību, lai nav jānes, bet man ir tā, ka tos treniņu procesus organizēt un visu, man patīk, ka es esmu iekšā tur no A līdz Z un ir negulētas naktis domāts par to, kā spēlēsim, ko darīsim, kādi treniņi būs un vēl kaut kas, ja viss tur mainās. Tagad tas ikdienas darba ritms ir pamainījies, un līdz ar to man īsti nav varbūt laika tādai filozofijai višķiņi, kā darīt un kur veidot, un līdz ar to, ir tāpēc tas nāk dabīgi, kad es nemāku tā, ka ķeksīšu pēc būšu treneris, vakarā pirms treniņa pusstundu piesēdīšos pie galda, ātri uz lapas uzrakstīšu programmu un iešu trenēt, tāpēc tā īsti nē.
Bet, jā, nu minēja, ka šajā treneru sakarā tad skaidrs, tad, ja nedaudz, pieņemsim, Lekringam, tad palīdz kaut kur konsultējot gan jauniešiem, gan kaut kur nedaudz, varbūt šais meistarkomandai, tā teikt, ja virslīgas komandai, bet tu noteikti tiem, kas atkal jāpiemina aktīvāk seko līdz, zini, kad arī tagad tu ar inventāru kaut ko nodarbojies. Jā, tur ir interesants stāsts īstenībā. Droši. Tur ir vairākus gadus iepriekš jau pirmo reizi kaut kad parādījās tāda saruna, kad tieši par Fatpipe, par to, kad Latvijā tas tirgus esot tik mazs un ka tur nav noieta un spēlētāji maz un viss tā tālāk un kaut ko. Un tad tā neoficiālā sarunā es saku, kad ar ko bija saruņa no noslēpums? Latviešiem vismaz? Nē, tas nebija latvieši, tas bija no Somijas. No Somijas Fatpipe pārstāvs? Jā, bet viņš nebija pats īpašnieks, bet viens no, kas darbojās. Un tad ar to sākās tā saruna, ka kā mēs tur to, un es viņam saku, ka nav jau varbūt tas tirgus tik mazs. Es saku, šobrīd, ko es redzu, kad Latvijā ir divas Fatpipe komandas, ir Lielvārda un Lekrings, ja, bet pārējie ļoti maz izmanto to inventāru, jo viņš ir lielveikalā pieejams. Un florbola sabiedrība ir pietiekami maza un šaura un viens otru pazīst. Lielveikalā reti kurš pār. Jā, un neiet uz lielveikalu. Iet tur, kur tu zini patiešo, ka tu vari varbūt sarunāt kādu labāku cenu vai vēl kaut kāds labāks noteikumus vai komandai izdevīgāks noteikumus. Tur meklē visāds barterīšus. Un lielveikalā tu zini, ka tu neejot pie parastā pārdevēja, viņš neko nevar tev iedot. Un meklēt menedžeri atkal kaut kādu, tas nav tik liels tirgus, lai visu sakārtot. Un tad sākās, es teicu, ka var labāks rezultāts. Un tajā brīdī kaut kā viss tā kā iesākās, bet aplust. Tad arī tā palika, un es jau biju tam atmetis ar roku, un tagad iepriekšējā gadā bezmaz atpakaļ tā kā paši uzrunāja. Tad tajā gadā, kad tu vēl biji treneris? Jā, kur tad mēs palikām pie tās sarunas, vai ir interese vai kaut kā. Un tad, jā, mēs atgriezāmies, uztaisīja kaut kādu tirgus izpēti vispār, cik spēlētāji un cik ir inventāri lieto un tā tālāk. Parādīja, tad teicu, ka ir noteikti iespēja apgūt lielāks plašums, jo inventārs jau ir, tāpat kā jebkurš cits inventārs ir vienāda līmeņa, pie kā pierod viens vai otrs, ja? Tur nav baigā starpība, bet jāstrādā ar klubiem un jādod viņiem ir izdevīgāks noteikumus, lai viņiem būtu interesi par viņiem. Līdz ar to tad pie tā arī nonācām, un tad šogad tā kā no gada, pirms tam pagājušā gada jūnijā man iedeva tā kā izplatītāja tiesības. Jā, tur vajag speciāli tiesības jau. Jā, tur ir, tad ir fans. Tas ir tā kā tās tiesības vajag tieši Latvijas sakarā? Latvijas sakarā, jo tur ir tā, ka viņi nosaka katrā reģionā vienu izplatītāju, kurš ir tiesīgs iegādāties no viņiem inventāru. Pirms tam bija fans, un viņi līdz gada beigām drīkst iegādāties. Šogad no 1. janvāra viņi vairs nedrīkst iegādāties. Viņi var pirkt tikai no manis vai no kāda cita, bet vairs ne no Fatpipe. Fans tieši, jā. Līdz ar to viņiem nav vairs tiešās pieejas, viņi var tirgot, bet caur otro roku, nevis caur pirmo. Es nemaz nezināju, ka tāds darbojas. Labi, un tad tev piedāvāja visu. Un kā tagad pašam šis interesanti iet tā kā uz? Ir interesanti, protams, kaut kādi jauni izaicinājumi, un tu esi kaut kur tuvu florbolam visu. Nav, zin kā, tas ir, tas noteikti nav maizes darbs, un tur ir tālu. To arī vajag saprast. Jā, tur ir jāzina, jābūt iekšā, un tur ir, daudz lietas, kas jāpārzina un jāorientējās, un noteikti, kas ir, ko es esmu vismaz dzirdējis labākās atsauksmes no tiem cilvēkiem, ar ko es strādāju, kad es stoku turu pilnu visu laiku. Man ir ļoti reti, kad nav kaut kas uz vietas. Ja tik līdz nav, es vienmēr viņu nopērku vietā, vai vienmēr, lai man būtu pasūtu, ja tur tās piegādes laiks kādreiz ir tie brīži, kad nav, bet es visu mēģinu nodrošināt to, ko var nodrošināt. Lai viss ir pieejams. Jā, lai viss pieejams. Ar citiem atkal ražotājiem dzirdu, ka tur mēģina, nav šis un varbūt, kad paņem šo labāk un tādā veidā mēģina iztirgot savu stoku, ko ir iepirkuši. Es saprotu, ka tas arī ir biznesa. Jā, protams, jā, es piekrītu, ja tas būtu maizes darbs, noteikti tā jādara. Jo sarežģīti uzturēt to visu un turēt tādas līdzekļus, iesaldētas. Bet šī gadījumā, par cik tas nav man maizes darbs un neplānoju, ka no tā es dzīvošu, tad ir tā, ka es gribu, lai viņš tas sortiments ir
pēc iespējas daudzpusīgāks un lai vismaz, nezinu, plusi kaut kādi maz ir, lai nav mīnus. Jā. Minēja sākotnēji bija tās divas komandas, kuriem bija Fatweb sadarbība Lekrings un Lielvārdi, jau ilgadēji viņas tā kā nāca līdz pūrā, ja tā var teikt. Jā. Un kaut kādas jaunas sadarbības arī ir, laikam Valmierā ir, Liepājā ir. Jā, tad ar Sāc ir cilvēks, kas tur nodarbojās, tad ir Baloži, kas ir otrās līgas komanda. Otrā līgas komanda, bet ir ļoti, viņi ir es teiktu, sistēma, viņiem piramīda. Jā, sistēma, un viņi ir ar baigo tādu iniciatīvu, tur jūti, no turienes nāk. Edgars Gailīts. Jā, viņam ir iekšā tādu, viņi turnīrus plāno tur bērniem, sacensības, tad viņiem ir posms, viņi grib kaut kādu inventāru tirdziņu uz vietu, jā, visu, un viņiem ir, un viss notiek tur. Man liekas, pēc sajūtām, kad ir varbūt vēl kādas no virslīgas komandām, kuras līdzīgi kā Baloži. Ogre vēl man ir, tā kā, ar kuru ir sadarbība, bet tur bišķi kūtrāk ir, tur varbūt, nezinu, tur nav tik daudz jauniešu apakšā, es teiktu, laikam. Tas īstenībā rādītājs ir, cik ir jaunieši ir apakšā, no tā vispār ir jūt to. Tā Ogrei. Īsti, laikam nav. Jā, jo tā nav Lielvārds Ogre. Jā, nē, tā ir tā kā otra, jā. Tā kā tur, lai tev veiksmīgi ar to inventāru, tad jau tev pa lielam ir virslīgā pa 3 komandām jātur kaut kādā veidā īkšķi līdzi. Es zinu kā, tādā ziņā, es baigi uz to sportisko, ja tomēr, ir kaut kāda sirds tur pie tā Lekringa klāt, jo tas tomēr ir sākums vispārējais. Bet es māku novērtēt arī citu komandu sniegumus un papriecāties arī par citām uzvarām un visu, kad nav tā, ka tikai uz vienu pusi skatos, ja, un ja spēlē, piemēram, Lekrings ar Lielvārdu, tad tagad, ja Lielvārdu uzvar, tad viss tad bezmaz slikti, bet prieks arī, kad viņiem, tā kā pagājušajā play-offā, ja, ja mēs pieskaramies play-offiem, tad, par to noteikti tad patika arī noteikti tas viss tas sportiskais un tas cīņas spars un viss kā tur notiek un kā viņi vispār tika līdz tam čempionu titulam. Šodien, tad līdz ar to, kad es tajā nedaudz pagaisu nost, saprotam ļoti labi, ka joprojām tāpat tās ļoti sekoja līdzi visam. Ja tu vēl tagad ņemies ar Fatweb, tad negribot sanākt tam visam, cik daudz varbūt sanāca pašu virslīgas regulāro? Tas, ka cērs spēles tevi bieži redzēja klātienē un tas skaidrs varbūt, cik bieži vispār sanāk, agrāk bija jāanalizē pretinieks. Jā. Tagad īsti jau nav ko analizēt. Nē, es tagad... Pa televizoru vari mānējies pastīties futbolu? Paskatos pa periodam. Visu spēli īsti nevar, laikam. Vai saprastu, ko apmēram? Jā, regulāro turnīru noteikti, tur tādu play-offiem noteikti vairāk pasakošu līdzi, kas ir, bet regulārā turnīrā, tad es tur visiem, kam ir pieejams translācijas, ja tad ieslēdz, bet ar tāds pa periodu 2 vai tā garām ejot, jo nebija tā, ka no A līdz Z nosēdēt, visu spēli nostīties, tā kā, nē. Un ja par pieņemsim, kaut kādām lietām, tāpat tiem procesiem seko līdz kaut kāds varbūt tās pozitīvs pārsteigums virslīgas sakarā, tas nezinu, varbūt vienalga, kas tur, kāds konkrēts spēlētājs, varbūt tas kurš uzvarēja, tas kāds tur, nezinu, līdzīgas spēles, salīdzinot ar citiem gadiem, kāds varbūt tev iekrīt? Nav tā varbūt konkrēts spēlētājs, bet es biju tiešām patīkami pārsteigts par Rubens stabilu sniegumu. Ja tā jāsaka, kad diezgan pārliecinoši visu sezonu ir aizvadījuši ar uzvarām un jau 2 kārtas pirms noslēguma jau praktiski bija nodrošināts. Bieži tā negadās. Jā, un tas, kad viņu sastāvs ir ļoti jauns, tad tas bija tāds, kad bija labi un arī tās tendences, man liekas, ka tur bija, cik jau gadi 3-4 atpakaļ izlases sakarā bija problēma tieši ar Rubens spēlētājiem, kad viņi nemācēja iekļauties zīmējumā un līdz ar to viņus bija grūti izmantot izlases sakarā. Tagad tu redzi arī, ka tās tendences viņiem ir, kad viņi spēlē jau ar domu vairāk, nevis varbūt tādu uz individuālo meistarību un ar vārtu gūšanas garšu, un uz tādu cīņas paru, bet jau tu redzi apakšā ir kaut kādas sistēmas zīmējums, un arī tie jaunie ir tik meistarīgi, kad spēja, teiksim tā, neko baigi pārdvis neizdara, bet tas brāķis ir ļoti minimāls. Spēles brāķis, sliktas piespēles, slikti lēmumi ir ļoti maz. Bumbiņai ir vērtība. Jā, un viņi to māk, un es domāju, vislabāk šobrīd līgā. Tas ir to skatos, kad citiem ir daudz vairāk tādu challenge un vispārējais, kas beidzās bumbiņas pazaudēšanu, tad viņi spēja to bumbiņu saglabāt.
vislabākais. Un kas ir liels pārsteigums šajā jautājumā? Tas, ka pārsvarā tie džeki, kuri daudz tur ir debitanti, nu tāda pirmā pilnā sezona. Ja, tur, kas pienākuši gados tie jaunie, kur tad ir uzvarējuši iepriekšējos gados tos jaunus čempionātus, ka viņi spēja spēlēt tieši tik pieredzējuši futbolu. Nu, tā izskatās vismaz. Nu, pēc tām lietām, ko tu minēji, ka nezaudē to bumbiņu, necenšas visu laiku kaut kāds pārgalvīgs lēmums, kaut kur izcelties varbūt un tam līdzīgi. Un, ja par pozitīvo tu minēji, tad varbūt kaut kas arī tāds pats uz negatīvo. Es nezinu, vai negatīvi var kaut ko, grūti pateikt, ir likumsakarīgi, kad ir viena komanda atstāja šogad, ja, Bet tas jau manuprāt, tas ir pozitīvais, ka beidzot... Jā, noteikti tas tikai tam iekšējiem līmenim dos, un tā pirmā līga spēcīgāk paliks, un tajā pirmā līgā tie, kas izcīnīs to čempionu titulu, būs gatavi uz to virslīgu nākt un spēlēt, domāju, tur jau viņi būs to vietu izcīnījuši. Un būs nevis tā kā, ka velk aiz ausīm kādu iekšā tur un mēģina... Vai notur aiz ausīm. Jā, tieši tā. Te jābūt sportiskam principam visu laiku. Tas ir beidzot noticis. Un par to Cepurnos savienībai, kad ir beidzot pieņēmuši to lēmumu. Un man gan teica, ka kamēr septembrī vēl nesāksies un nebūs 10 komandas, tikmēr neticēs RTU sakarā, bet kad viņus varētu... Jā, tur, protams, ir visādi tie varianti, kas man personīgi, mans viedoklis ir tas, ka arī tām divām, kas tagad tūlīt beidza izslēgšanas spēles, ja priekšpēdējā spēlēs pārspēles, ja? Laikam. Tas ir, tur tā, ka sanāk, ka ja kaut kam nav pārspēles, tad viņi šobrīd, principā, janvāra beigas, ja tur februāra sākums, viņiem sezona beigās. Pārspēles, viņas būs pēc 2 mēnešiem. Jā. Kad man liekas, ka tas nav īsti loģiski, jo noturēt treniņu procesā un vēl to visu beidzies. Ja būs pārspēles, viņi būs tikai Bauskai, bet tur ir noteikti jāskatās to, vai vispār kāds grib nākt viņu vietā. Nav vajadzības vienkārši izspēlēt tās spēles. Ja tā komanda uzvarot nemaz negrib nākt uz virslīgu, bet līdz ar to tagad jau Bauskai ir tā situācija, ka viņi jau īsti nevar zināt, kuri, iespējams kāds no tiem gribēs nākt, kāds negribēs. Viņi pat nevar zināt, vai viņiem būs pārspēles vai ne, manuprāt. Tas, ka viņas it kā ir, bet viņas var arī nenotikt. Tāpēc manā tādā uztverē būtu interesantāk, ka tās pēdējās komandas, kuras netiek play-offos, tiek iesaistītas pirmās līgas play-off sistēmā. Līdzīgi kā Somija. Jā, viņiem bija tā. Ļoti labi, man liekas. Vienīgais mīnus tur ir, kad mēs nenoskaidrojam pirmās līgas čempionu. Varbūt, ja? Fārmi noskaidrojām? Tur bija Fārmi, tur bija tad Igauni kaut kur, tad arēnā tur spēlēja, tad bija vieni. Superfināls bija kaut kāds? Jā. Man teikt jāapsaka, kas Grobiņa, ja čempioni bija pagājuši. Viņi uzvarēja kuldīgi superfināls vēl pirms tam. Tur ik pa laikam ir tā, ka sekojot līdzi, tu nesaproti īsti to pirmo līgu. Viņa nav tāda kā pirmo līgu. Jā, bet man liekas, ka tur arī pilnīgi būtu normāli, kad regulārai sezonai piešķir lielu vērtību, kur ir kauss un kaut kāda, nezinu, tur varbūt dalības maksas atvieglojumi un vēl kaut kas uzvarētājiem. Tur jau Igauni pa priekšu iet, līdz ar to viņi negrib, lai Igauni tur ar Fārmiem pagājuši gadu spēlēja ar masteriem, ja nemaldos. Labi, tur noteikti var kaut ko risināt, bet tai pašā laikā atkal tad virslīgas tiem klubiem, kas izkrīt, viņiem tā sezona pagarinās līdz tam aprīlim. Un viņi ir iekšā tāpat kā visi citi, jo viņi jau tā ir, ja viņi netiek play-offos ir līmeni zemāk, un ja tu viņiem noņem spēļu praksi un vispārējo vēl 2 mēneši ātrāk nekā citām komandām, viņiem ļoti sarežģīti. Piemēram, RTU stāsts, viņiem jau sezona beidzās pirms 2 nedēļām, tad viņiem bija pēdējā spēle, jo ir 11 komandas pēdējā kārtā nespēlēja viņi. Ja viņi paliktu 10, piemēram. Tad viņi jau būtu tagad 2 nedēļas nespēlējuši, jo bija izlaša pauze. Šitā viņam sanāca brīvā nedēļa, viņi jau būtu vēl dabūjuši klāt 2 nedēļas brīvas, kas vēl to paplastu vēl vairāk. Tā kā no tā. Mans tas negatīvais, manuprāt, šogad virslīgas pārsteigums, tas, ka ļoti daudz, manuprāt, līgas vadošie spēlētāji nespēlēja. Ļoti daudz viņiem izlaida traumu dēļ, savainojumu dēļ, kaut ko sadziedēt, nezinu, varbūt arī visādi citi iemesli. Līdz ar to komandas, manuprāt, ļoti daudz nespēlē tuvu maksimālajos sastāvos. Tik salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem. Nezinu, Lekringam tur, viņam tur jau pašā izlases kontekstā varam redzēt, kur Ilševskis, Pūriņš ar Lekringam, tad Klaus Jansauts daudz nespēlēja no tādiem spēlētājiem. Pieņemsim, tā pašam Sācam arī agrāk, tas Osītim arī visu laiku bija pilnsezona, arī šitajā viņš bija mazāk.
Tādi pirmie, kas nāk prātā. Valmierai Lauga daudz nespēlēja sezonas sākumu. Ļoti daudz bija, manuprāt, tādi līgas vadošie spēlētāji, komandas līderi nespēlēja. Un līdz ar to, tas ir tas man, teiksim, tāds negatīvs, bet, protams, to nevar ietekmēt. Bet līdz ar to, manuprāt, nedaudz līmenis šogad tāds izstījās zemāks līdz ar to. Un, jau gados vairāk varbūt jauniem spēlētājiem, citiem bija jāuzņemās šī līdera. Jā, bet, zin kā, man liekas, ka jā, jauniem ok, bet ja tā skatās no gadu uz gadu, ka tam regulārā čempionāta, vienīgais labums ir ka tev nav dalības maksas, ja uzvarētājiem jāmaksā nākamgad, laikam, tas punkts, man liekas, ir joprojām vēl. Jā, es saprotu, uz skatu vēl. Jā, bet tas ir vienīgais, bet tā pārējais tam regulārā čempionātam ar tik plašu komandu skaitu pazūd jēga. Jo visi Lielvārdi pagājuši, ka to pierādīja vislabāk. Jā, visi tie, kas zina, ka viņi tur būs, viņi zina, ka viņi tur būs, un tieši tāpēc viņi neiespringst. Viņi, protams, treniņu process vispārējās, bet tev nav galvas saps, jo nav starpība, vai tu spēlē tur pēc tam ar Lielvārdi, vai tur Lekringu, vai Rubenu, vai Ķekavu, jo... Vai tu tāds pirmais, vai jā, astotais? tieši tur pazūd tam visam, līdz ar to ir. Tad... Kāds risinājums tam varētu būt tavuprāt? Es domāju, ka jo sīvāk spēle konkurence, iekšēji tas, man liekas, tas challenge ir lielāks, tā katrai spēlē tā garša uzvara ir spilgtāka un, nezinu, tas viss notikums. Un es domāju, ka tas tikai to sportisko principu jādabū augstākā līmenī. Un tad viņu dabūt tādā veidā? Jo sīvāk konkurence, jo viņš pats veidojās. Tur nekā savādāk mākslīgi nevar to izdarīt. Tikai vienīgi, kad viens otru dzen uz priekšu, elpojot pakaļā, un kad tu jūti, kad ir konkurence, kad ir vieni liek klāt, un tu jūti, ka tu krīti ārā visu laiku, tad, ja tev atnāk atkal tur apakšgala komanda, kura, piemēram, ir pirmās līgas līmenī, tu aizbrauc tur uz pastaigu, tu principā, vai šonedēļ vieglāk treniņi, varbūt kādu treniņu neapmeklēšu, vēl tur kaut ko, un tā disciplīna, es domāju, iekšē arī pazūd. Šodien tās pastaigas, manuprāt, bija mazāk labu vakardienu, tur mēs tā kā runājam tieši dienu pēc regulārās noslēgšanās. Tur bija tas 21 pret rezultāts, Bauska, kur zaudēja Rubeni, uzvarēja Bauska 20-1. Man šozon citi tādi ļoti lielie rezultāti tā nekrita acīs, kā tas bija iepriekšējos gadus. Nē, tas jau vienmēr tās, zinu, ir šī sakarā par to cilvēku skaitu, par to komandu skaitu virslīgā. Vienmēr es zinu, ka savienībai savs viedoklis bijis, kad redz Lielvārdi ar kādreiz atnāk no pirmās līgas. Tāls arī? Jā, un redz čempionu. Bet vai tiešām jāziedo ir 5-6 gadi, kamēr tas notiek? Tajā brīdī viss pārējais apstājās. Vai neapstājās, bet uz priekšu tas neiet. Man liekas, ka šaurāk, ciešāk ar piramīdu. Šaurāk, ciešāk, sportiskais azarts lielāks, dod ātrāk un redzamāk rezultātu nekā vienkārši stiept visu plašumā, garumā. Ja par pašu regulāro bija kāds tāds, tagad mēs zinām tās vietas no 1. līdz 11. Par Rubeni jau minēja kā vispār sezonas pārsteigumu, visu kontekstā, par varbūt pārējiem. Es domāju, ka diezgan likumsakarīgi. Varbūt no Ulbrakas skaitīja tomēr labāku sniegumu. Beigās 4. Jā, jo uz papīra tas sastāvs ir pietiekami meistarīgs. Bet līdzīgi, kā es minēju, arī Ulbraka bija viena no tām komandām, Šmitam nav visas spēles, Kovaļevskis ir izlaidis. Ko es minēju, ka tie spēlētāji daudz tomēr nepiedalās. Morozovs ir, pietiekami daudz ir izlaiduši viņiem. Līdzīgi kā minēja, kā Lekringam arī Lielvārdē, tas pats Jēgers izlaida ilgi, Kad, līdz ar to, tur, manuprāt, tas samērs kaut kur nelīdz galam. Varbūt tas ir objektīvi skatīties uz doto brīdi tās pozīcijas. Protams, tās traumas ir sporta sastāvdaļa, bez tām neiztikt, bet, manuprāt, šogad tas bija drausmīgi izteikti. Vienīgā komanda, kura dabūja spēlēt bez kritumiem tādiem lieliem, tāpēc, kad resursi bija, kad nekritārā spēlētāja Rubena bija. Un te ir arī tas atspoguļos, ka viņi ir pirmie. Viņiem vismazāk roda. Nebija, man liekas, Ingars nespēlēja kaut kādu brīdi tur, ne? Nedaudz, bet tur nevar salīdzināt. Kaut kas tur arī nebija, vai jēga? Nebija uz brīdi vēl Ritvars Bērziņš, bet pieņemsim tie, kas ir tādi izteikti, izlases spēlētāji bija. Tagad, Vārtsargs bija visu laiku, Ķekavai, pieņemsim, ir izteikts viens vārtsargs, ja viņš nav, tad arī traki Letringam arī ir izteikts pamatvārtsargs, viņam tāpat tās darba dēļ mēdz netikt, uzreiz baigi jūtams. Tā, it kā sīkumi, bet kopā savalkoties, manuprāt, ka tas ir kaut kur ļoti likumsakarīgi. Es pirms sezonas arī nedomāju, kad Rubenu uzvar, jo es biju diezgan skeptisks, redzot, kad aizgāja Babris un
ķikuts projām. Nu, bet es nedomāju, ka tie jaunie ienāks tik labi. Un kad viņi vispār to diezgan stabili spēlē, nu tas no manis tāds, jā. Bet varbūt, kas tev tur, nu, par Ulbraku, kad jā? Jā, nu, Ulbraka varbūt tādu, man liekas, tāds, nezinu, nav, ir tikai pozitīvas lietas. Varbūt Bauska, nezinu, man liekas, ka no gadu uz gadu man tāda maza cerība, jā, kad viņi varētu tur vilties klāt, jo tur bija viņiem tie jaunieši vienu brīdi, un arī tagad jaunieši. Viņi pa 3.4. spēlē. Jā, tieši tā, nu, kad ir tas... Rūbeņi tieši uzvarēja 4. Viņiem, protams, tas pats stāsts, kas Liepājā ir, kad tie jaunieši brauc uz Rīgu prom studēt, ja, bet nu, tā Bauska nav tik tālu no tā Rīga un viss Rīgas, lai viņi neatgrieztos tur. Man liekas, ka tur ir kaut kāds tas materiāls visu laiku nācis ārā pietiekami labs, no kā varētu izveidot arī to virslīgas kontekstu, ja, bet jā, pagaidām nav. Tas varbūt ir tāds, ko es gaidu no gadu uz gadu, kad nu, tad viņi pievies. Jā, bet redz, sāc parādīt, kad var tomēr. Nu, labi, viņiem tās laukuma īpatnības, kas noteikti palīdz stipri šī sakarā, bet arī tagad pēdējā kārtā ķekā uzvarēt. Ja. Ķekava arī bez vārds ar pamatvārds, jā, bez jāuzvar, bet, nu, protams, jāuzvar. Jā, bet vienalga tev jāuzvar, un tas azarts tur ir iekšā. Viņi mājās muhapunkts savākuši. Jā, un tuvu play-off zonai bija, ja, nu, tā kaut ko tam līdzīgi gaidīt no Bauskas, un man liekas, tad jau vispār tas čempionāts varētu būt cipri interesantāks. Nu jā, sāc cepuru nos par to, kad neatceros, kad pēdējo reizi astotnieks nebija skaidrs. Sezonai sākoties pa lielam, nu šo sezonu bija tā, ka nedaudz paturēja kaut kādu brīdi, ja tur vēl aizcerties kādā varbūt izbraukuma spēlē būtu izdevies. Jo, nu, Dāles pienesums diezgan liels šo sezonu, lai arī veterāns varam teikt pēc gadiem, bet tik daudz, tas trio, kas ir Dāle, Orlovs un Osīts, viņiem ir nu, ļoti labi viņi valda. Tur arī... Un Vārtsargs vēl arī diezgan ir pielicis. Jā, un arī jaunieši pietiekami nadzīgi un neatlaidīgi. Viņi ir nadzīgi. Jā, tādi, kad lien zem ādas un mēģina kaut kur izsit no ritma, un ja noķer to spēles sākumu, tad ir sarežģīti. Jā, nu redzēsim, kā pēc būtības ir laikam nākam sezonu jābūt viņam tam sākumam. Jo tad varētu būt līdzīgi, es brīnos, kāpēc es tagad neierosinu, lai to savienība dara, bet līdzīgi kā bija Pārgāju pats atminies pēdējos gados, kad cirpa nost mājas spēles, nu, tas nozīmē to, ka mājas spēles bija jāizvada citā laukumā, lai viņš būtu atbilstošs. Nu, tur bija laukums, tur sākumā viss bija labi, bet ar izmēru arī bija. Un ar katru gadu jā, sākās ar 2, man liekas, un tad bija 3, 4, 5. Un pēdējais, kad, teiksim, tā aizklopēja Pārgāju citu, tad laikam bija pussezona no mājas spēlēm. 5 spēles bija. Nu, tas ir gandrīz pusi. Jā. Un tas ir tāds cirtiens tur komandai, kur kādi bija fani atbalstītāji Pārgāju, viņam jābrauk kā konstanti ir uz Kocēniem vai Cēsīm mājas spēles. Nu, tas tomēr... Jā, un nē, ir, man liekas, bet ja globāli skatāmies, tad ir jāiet uz kaut kādu standartu. Jā, bet kāpēc tāds tam, tad viņi var joprojām uz tā koku spēlēt, kaut gan ik pa laiku, nu viņiem jau uz laiku saka, ka jāspēlē, tā kā ir jābūt sagumā. Nē. Ka nav nekāds šitāds, te nezinu, lai brauc, nezinu, ādeši tur. Redz, tas ir viens noteikti, kad jā, vajadzētu, bet ja mēs skatāmies, tikko bija pasaules čempionāta kvalifikācija, ja bija Šveice, spēlēja uz koka segumu, likās tā kā Itālijā, esam atgriežies, man liekas, Slovenijā. Esam atgriežušies kaut kādā 92. gadā, apmēram, kā kvalifikācijas, kad bija tad, nu, Nu, vadošās valstis, tās kvalifikācijas, ja neskaitot Latviju, saukšu pie vadošām valstīm, īsti neviens nopietni neuztver. Nu, neuztver. Es tur sazinājos ar to vienu no somu apskatniekiem, viņš teica, ka vispār negrib runāt. Bet es saprotu, ka tās kvalifikācijas mainīsies, formāts vispār kā tāds, ka tur vairs nebūšu. Varbūt, bet viņi ir neapvienāti, viņiem jābrauc šeit, tad ir 35-1 jāuzvar kaut kas, un tad tā pēdējā spēle, kura ir, teiksim tā, Latvijas vispār neko nenozīmē, kas ir parasta draudzības spēle. Jā. Tā kā, tā kvalifikācija, bet tur īsti nav citu opciju, manuprāt. Labi, es tā neesmu iedzimies. Es man liekas, ko dzirdēju par to, ka domā virzīt pa 6 komandām, A, B, C, tā kā divīziju spēki, jā. Un tad viņas spēlē vienu apli savā starpā. Un tad kaut kā, kad no B uz A, tad ir kaut kāda vai pārspēle vai kaut kas tāds. Līdzīgs kā futbolā ir tā nācija. Nedaudz arī samazināt to tomēr skaitu, lai tās rezultātu starpības vairs nebūtu tik lielas. Jā, tas noteikti tur ir. Nav tik viegli, tas florbols ir mazs sporta veids un tās starpības lielas. Tur, manuprāt, nav tik viegli no tā izvairīties.
Bet jā, nu tajā, tu biji uz Liepājas brauc, arī nebijis, tā kaut kur dzirdēju, un kā par izlasīju nedaudz, pirms ķeramies klāt pie prognozēšana. Nu, jāsaka tā, es biju ļoti patīkami pārsteigts par grupas turnīru. Labi, protams, pretinieki nav nekādi. Liechtensteins barjeri. Jā, bet ir 20 goli jāiet. Un tas nav vienmēr vienkārši. Un tam, kad ir tādās spēlēs, bieži vien sāk spēlētāji aizrauties ar kaut kādām individuālām darbībām un krāja punktus vai vēl tur kaut ko. Ja? Tad šeit visu laiku bija tāds labs līmenis, labs temps un neskatoties to, ka švakāks pretinieks mēģināja tādu labu tempu turēt un bumbas kustību un viss tā tālāk. Un spēle pret Vāciju, un es biju pārsteigts, cik mēs bijām pārāki tajā spēlē. Nu tā, kad Vācija, ja vienmēr viņi tāpat ir spēlējis no otrā numura pret Latviju un mēģina izmantot tos momentus, tad citreiz viņiem ir tā, ka ir daudz bīstamu momentu, kas vienmēr neveiksmīga salikuma var arī radīties rezultātā. Tad šī spēlē likās, ka tur vienalga, kas var notikt, bet tur nebija variantu viņiem nekā. Un tad pēc tā visa grupu turnīra es biju pārliecināts, ka spēle pret Somiju būs ļoti laba. Jā, un mēs būsim tur tuvu, un tas rezultāts būs spraigs, bet spēle iesākoties pirmās 7-8 minūtes, man bija viss saprotams. Viss bija skaidrs, jo mēs tempā nekur netikām līdz. Viņi darīja visu, kur divcīņās netiekam klāt. Mēs atdevām laukumu praktiski apkārt visu, turējām vidu. Tāds uzspiediens kaut kāds, ja ik pa brīdim varēja redzēt, kad ir mājiens izdarīt kaut kādu spiedienu, ja, bet tas spiediens bija pa vienam, nevis tur visu komplektā, ja, tur nebija tāda sajūta. Nu, bija viss saprotams, ka vai čaļiem ir beigusies enerģija, vai ir tomēr tas, nezinu, somu kaut kāds tas līmenis ir šī gadījumā bijis stipri augstāks, jo es domāju, ja mēs fiziski netiekam cīņās iekšā, kā saka, kaulā visu laiku, visās epizodēs, tad mums tur īsti nav pagaidām ko darīt. Jā, bet ja mēs tiekam, pieņemsim, tā kā bija pasaules spēles, ja, kur bija lielisks sniegums, īsāki tie nogriežņu spēles, labi, īsāks sastāvs, bet pietiekami spēcīgs, un tajā brīdī nomotivējot sevi un būt labā fiziskā formā, kad tu tiec visur cīņās iekšā un tu esi tajā spēlē, tas uzreiz pavisam citas sajūtas un tā komanda arī sāk ticēt sev un tas viss iet no rokas. Bet šitam bija, jā. Kaut kur dzirdēju, ka minēja, ka iespējams varētu būt tā, ka nogrums sakrājies. Kad, ja nemaldos, pats Latvijas treneris minēja to, ka Somijam ir bijis vairāk kā puses laika nekā latviešiem līdz tai spēlē. Vai tu uzskati, ka pareizi ir testus pirms kvalifikācijas šīs, pieņemsim, ņemt spēlētājiem testus, testēt viņus? Vai tas, ja pēc tam atsaucās uz to, kad kur mēs tomēr bijām noguruši, jo mums bija tur mazāk dienas atjaunot stundas. Tas manā skatījumā muļķīgs attaisnojums ir. Ja tu veic testus, tad tu zini, ko tu no tā. Par to es tieši domāju, neiet kopā tās divas lietas. Bet tas, kad ir testus kaut kādus noteikti, jā, tas ir, man liekas, kad notur spēlētāji visu laiku tādā koncentrācijā, kad viņš nedrīkst atslābt. Pieņemsim, ir vairāk tie skilpi piemēri bijuši, kad spēlētāji pazaudē fizisko formu uz tā Latvijas čempionāta bāzes, viņš brauc ar meistarību cauri, un viņš bišķiņ pieslinko. Un tā, kad nāk pie izlases citu, viņš domā, ka viņš tiks atpakaļ, bet viņš netiek. Bet šī gadījumā, man liekas, ka ja tas testus tomēr regulāri tu ņem un pārbaudi, kāda ir viņa varējuma robežas un viss, ja, ka tas viņu notur tādā balansiņā, ka viņš visu laiku seko līdz savai formai. Bet pīķī jau tev, teiksim, tā tajā fiziskās formas, nav noslēpums. Tu nevari visu sezonas garumā noturēt vienādu fizisko formu. Nezinu, vēl pieņemsim 5 sezonu nogriezni. Pīķī jābūt tev uz izslēgšanas spēlēm, pēc būtības. Jā. Tur tā duāli, un šis ir februāris, un tad izslēgšanas spēles ir sanāks tā kā pirms izslēgšanas spēlēm. Tev vairs nav daudz laika. Aprīlī jābūt vislabākajā arēnā, pa lielam vai pusfinālā. Tagad sanāk 2 mēneši. Bet tu jau vari netikt uz arēnu, ja tu neesi tagad labā formā. Kā? Ne, tā nevar būt. Ja tu tagad slinko un ceri, ka tu vienkārši uz pusgāzīt tiks līdz finālam, pirmā kārtā jāpārvar, ne? Lielvārdu labi, play-offī tev ir mēnesi, bet regulāro varēja. Regulāro, jā, bet tagad man liekas, kruīzā laižot. Jā, bet tā pirmā kārta, es domāju, ka šogad būs ļoti interesanti. Es arī ķeramies varbūt klātai kārtai. Es tev izaicināšu. Es zinu, ka tev arī patīk tā kādreiz saderēt. Tā, lai interesantāk ir.
Tad darīsim tā, prognozēsim, izdomāsim pēc tam precīzi, plus mīnus redzēsim, kurš precīzāk prognozējis, ja nav, tad sapratīsim, kurš, kaut vai uzprasīsim klausītājiem, kuru prāt ir precīzāks bijis prognozes. Un darīsim tā, ja uzvarēšu prognozēs es, tad Floorball virtuve varēs izlozēt kādu 1-2 fatpipe dāvanu kartes priekš klausītājiem, skatītājiem, kuri kaut ko pieņemsim tur izdarot, pašērojot kaut ko, tad varēs, ja uzvarēs tu, tad es nākamos 2 raidījumus noreklamēšu fatpipe, kaut vai ar tavu tekstu sagatavotu, un vēl ieliksim kaut kur augšā emblēmiņu kaut kādu, fatpipe, kur kariet, jā. Labi. Piekrīt? Jā, vai laižam. Tad laižam seciski, pirmais uzreiz tad ir pirmais pāris, Valmieras gals, 1. Rubene, 8. Valmiera. Šo sezonu tikušās 4 reizes, 2 reizes tikušās Latvijas līgā, 2 reizes Latvijas Igaunijas. Visas spēles, ja nemaldos, ar 1 vārdu starpību beigušās. Ar maziem rezultātiem, laikam, jā. Katrā gadījumā 3 reizes uzvarējusi Rubena, 1 reiz Valmiera. Pirmo uzvarēja Valmiera spēle, pēc tam 3 reizes Rubena. Kā tavuprāt, kas šeit? Tur, man liekas, kā jau minēju, visi tie pāri būs interesanti, un šeit arī Rubena ir aizvadījusi sezonu stabili un ir pārliecinoši, tā kā arī tas rezultāts viss. Bet, ja mēs skatāmies kaut kādu plus-mīnus, daudziem nepatīk, bet es tomēr pieturos, jo tas ir kaut kāds rādītājs. Andri Pilpams veids. Jā. Un tad plus-mīnusā viņu rādītājs ir ļoti tāds viduvējs. Es nezinu, vai tu esi skatījies, bet es kaut kad uzmetu acis vienkārši intereses pēc, es domāju, tik stabili, tik punkti. Es domāju, kāda viņiem vārta attiecība. Viņi uzvarēja visas Viņi spēles. Viņi uzvarēja mazās, līdzvērtīgās spēles uzvarēja. Jā, un tas nozīmē, ka, lai cik tomēr ir tā komanda meistarība laba, kad ir kaut kāda pārliecība par saviem spēkiem. Tas viss ok. Bet, kad sākas play-offi, ja tā roka nodreb, tad tur var baigā ātri tas kāršnamiņš sabrukt. Un Valmiera, manā skatījumā, ir pietiekami pieredzējis jau komanda virslīgas kontekstā, lai viņi spētu to mazo, kā saka, ieķerties. Un ja viņi ieķersies, tad tur būs baigi interesanti, man liekas. Es nesaku, kad ir Valmiera favorīts, bet es Rubenu uzskatu tāpat par favorītu, bet jebkurā gadījumā man liekas, ka 55% jā, tikai. Un tas būs 4-3 tātad? Es teiktu 4-2 sliktas ir tāds, vai 4-2 Rubene. Jā, gribētu teikt, ka Rubene, bet es saku, ka tos 4-2 vai 4-3 vai... Vajag mums rezultāti precīzi, lai mēs varam pēc tam... Jā, es teiktu 4-2 Rubene. 4-2 Rubene. Bet ja tā... Ja plašāk domājot, tad es pieļauju, ka tikpat labi 4-2 varētu veikties uz Valmieru. Bet Rubenai dod priekšroku tikai tam dēļ, ka tomēr to sezonu ir jāizvada pārliecinoši līdz ar to. Tad es saku, ka viņi izturēs. Kā vēl tā prognoze, kā skaties to, kad savā starpā komandas jau ir tikušās 4 reizes un tagad tikties var vēl 7. 11 spēles savā starpā sezonas laikā. Nav tā kā nedaudz pa daudz. Nav tā, ka tas... Tie pieņemsim derbī, tādi kā Vidzemes derbijs, Rubene, Leikrings un tagad arī tas Valmieras derbijs. Nav tā, ka viņš jau zaudēja savu šarmu, ja tu 11 reizes sezonā. Jā, bet regulārās sezonas kontekstā noteikti tas kaut kur... Bet to arī varēja just, ka nav nekādu emocijas pēdējo tieši to Igaunijas bet tas jau ir slikti, ka nav tā emocija. Tur nav emocija, tur nav nekā apakšā, tur nav pat, ja parasti tādos iet, zin kā uz asumiem, visu kaut ko, tad tur nekas vispār nav. Bet parasti skatītājs jau pat nezinu, vai tā vienmēr Latvijas Igaunijas spēle, vai tā ir Elbi līgas spēle. Jā. Ieslēdz sporta centru, piemēram, TV4. Redz augšā līnija. Bet... Un tur cik neredz, ka tieši, tur neviens tam tik ļoti nevērš vērību tajā brīdī, vai tur ir Elbis simboliņš, vai tādam, kurš virspusē, tiem, kas iekšā florbolā izteikti, jā, un tad viņam sajūta katru reizi slēdz iekšā, katru nogalu, tikai maudu savā starpā. Bet es domāju, bet play-offam, es domāju, tur vispār tur var būt tas, ka 7 spēles, domāju, tur aizies uz tikai pacēlumu. Nē, tur, kad sākās izlaišanas spēles, tad ir pazūs, jā, bet es tā vienkārši ideiski. Tu minēji 4-2, tad arī man jāpasaka kaut kas, man gribētos teikt līdzīgi, bet lai būtu interesantāk, tad tā kā tu pateici pirmais, 4-2 Rubene, tu teici, tad es teikšu 4-3 Valmiera. Jo tas mans arguments uz to, ka Rubenei vēl nav bijuši šo zonu vispār kritumu. Es reti atceros tādus gadījumus, kad var nomaukt visu sezonu
no A līdz Z, tas ir ieskaitot arī play-offs, un vēl viņam tas Latvijas-Igaunijas līga ir nākamajā nedēļā. Jā, kur arī pārliecinoši līderi. Jā, un arī tur viņi, pie reizes, ja jau reiz tikām gribēs uzvarēt. Valmiera jau var gatavoties. Tā ir mana prognoze, bet es saprotu, ka viņi ir regulārā čempionāta uzvarētāji. Man parasti nepatīk tās prognozes, tās vienkārši skaļās lektārais diezgan konservatīvi uzskatos, bet šī situācijā es nezinu, kāpēc. Vai Rūbene plīst ceturtdaļfinālā vai pusfinālā manā skatījumā, un Valmiera, manuprāt, ir beidzot situācijā, kad viņiem tiešām nav ko zaudēt. Jā, tas vienmēr ir vienkārši. Jā, jo viņiem vienmēr ir, man tā liekas, uzlikts kaut kāds sloks, jā, bet šoreiz nav tas. Tā kā par to, labi, ležam tālāk, tad es 4-3 Valmiera, tu 4-2 Rūbene, nākamais pāris, 2.7. vieta Talsi Ķekava šo sezonu tikušajies 2 reizes. Un abas reizes ir bijis pagarinājums papildlaiks, un abas reizes ir uzvarējuši Talsi pagarinājumā papildlaikā. Tu prognozēji pirmais, tagad, lai godīgi pamīšu laidīsim. Es zinu, ka gribas man tā domāt, ka Ķekava gribēja vairāk Talsus pretī. Tad, kad jau varēja, kad Rubeni bija skaidrs, ka pirmie, un kad palika tagad Talsi, Lekrings, Jepšu, Ulbrok, tad, manuprāt, kad viņi ir priecīgi par to, ka viņi dabūja tieši Talsus pretī. Jā. Mana prognoze, Klaus, es ticu, kad ir atpakaļ, izteikts viens vārdsargs, un es ticu, ka Kirilkovs play-offiem būs atpakaļ. Talsiem īsts sastāvs, tur nekas baigi nav mainījies ar to. Bet, labi, es teikšu 4-1 Talsi. Lai man piedod Ķekavas līdzjutēji, kur it kā Ķekava parasti ir izslēgšanas spēļu komanda, bet es kaut kā tā sezona diezgan tāda izpurgāta, un man ir sajūtas, ka īsti varētu arī netikt tajā ritmā atpakaļ. Tieši pret Talsiem. Ja būtu cits pāris, cits pretinieks, man ir kaut kā teikt citādāk, jo tai komandai potenciāls ir tur labi jaunieši, tāpat tās ir arī tie paši spēlētāji palikuši pieredzējušāki, arī, manuprāt, Reinis, kad aiziet spēle viņam vārtos, kad viņš ir top 3 virslīgas vārtsargs manā skatījumā. Bet viņš arī diezgan dabūna izlaist līdzīgi kā Markus. Bet, es teikšu 4-1 Talsi. Jā, šeit man gribētos teikt, ka manā skatījumā būtu vislabākais, ja būtu Talsi ar Irulovu spēlēt. Ķekava ar Ulbroku, ja tā iekrast, tad, man liekas, vispār būtu izcila pirmā kārta, kur ļoti neprognozējami visi tie rezultāti būtu, jo tur derbija mazie un viss pārējais apakšā. Tad, bet šī gadījumā arī, jā, es teiktu, ka Talsi laikam ir tomēr favorīti šī pārī, ka Ķekavai, es esmu pāris tikai laikam redzējis spēles šogad kaut kāds, bet ir ļoti, ļoti nestabils sniegums un nezinu, maiņu meklējumos, man liekas, viņi tur ir kaut kādi ik pa brīdim, tur nevar saprast tos vietnējumus, varbūt arī pēc klāva, jā. Ne tikai tur arī citi spēlētāji nav regulāri nespēlē. Tur ir tāds baigais sajaukums visu laiku ir bijis, līdz ar to Talsi tomēr tāds stabilāk ir, varbūt tas soliņš nav karš viņiem, bet ir jau kaut kādas sadarbības jūtamāks vispārējās. Bet tas, kad Ķekava parādīs, man liekas, ka vairāk zobus pretī. Es saku, jo spēles stils dziļi, ja tā dziļi skatāmies, ir baigi līdzīgs. Talsiem patīk, ja nenotiek kaut kāda tur momenti asāki vai vēl kaut ko, tad patīk paspēlēt ar bumbu, ilgāk pieturēt, lēnām bišķiņu pavalkāt, ja pretinieku likt viņam tā kā bez bumbas spēlēt, tad Ķekava dara tieši to pašu. Viņi var spēlēt 4 iesākot uzbrukumu, 4 savā zonā, var spēlēt tur pusminūti un uz priekšu neiet, kamēr viņiem nenāk virs, un tad, kad iet, tad ir rāviens. Un Talsiem var kaut kur dziļi līdzīgi, varbūt ne visas maiņas, bet noteikti raitums ir, kam patīk, ka būtu uzspēlēt, jā, kad viņi nesasteidz tos notikumus. Līdz ar to tāda midzināšana turpu šurpu var baigi nospēlēt, ka tu to ritmu noguli kaut kādu, pāris kļūdas, ielēt 2 vārtus, un pēc tam tu vairs to nevari dabūt to ritmu augšā. Un atkal otrs, kas ir tādā miegainā florbolā, iemets 2 vārtus, viņš tu aizsardzību atkal var noturēt. Un tur tāds baigās šūpols, man liekas. Viņi pēdējo gadu laikā īstenībā salīdzinoši bieži arī tiekās. Pagājušajā sezonā nebija, bet pirms tam bija, un vēl pirms tam, manuprāt, kad bija Covid sezona viena, arī viņiem sanāk pa laikām jau, un tad arī, jā. Tas vēl diezgan interesants. Ķekavā jau, lai es arī tur prognozēju, to kā 4-1, bet līdzjutēji pietiekami skaļi un nāk daudz pat uz regulāro, es domāju, uz izslēgšanas spēlēm būs vēl top. Un tad, līdzjutēji tāpat tās ir tas, kā saka, 6. spēlētājs. Jā, bet es laikam
teiktu Dalsi arī, bet tomēr rezultātu, lai mums ir kaut kāds atskaites punkts, es teiktu, kad šī sērijā varētu būt 6 spēles būs, man tā liekas, bet es teiktu, ka 4-2, jā. Tas tavs rezultāts. Tas standarti, ko visvieglāk ņemt ir parasti. Es varbūt pat varētu teikt 4-3. Gribētu ticēt, ka aizspēlēsies līdz 7. Bet... Tad paliekam pie 4-2, jā. 4-2. Var atcerēsimies, kad arī, kas teica 4-3. Nākamais pāris Lakerings, Lielvārdi. Pareizi, vai ne? Trešā. Jā. Pērnās sezonas. Šo sezonu tikušies 4 reizes. Arī 2 Latvijas-Igaunijas līgā, 2 reizes Lielvija līgā. Lakeringam 4 uzvaras. Pēdējais zāģis ir tas 7. spēles. Pēc tās tad ir tikai uzvaras. Tas stāvus prognozes, vispār skatījums par to, vai Lielvārdi gribēja Lakeringu pretī, kā tev šķiet pēc tā, ka viņa pērna. Vai Lakerings gribēja Lielvārdi? Es domāju, ka Lielvārdi nebija starpība, man liekas, ko viņi ņem. Ulbruku vai Lakeringu? Jā, es domāju, ka varbūt, kad viņi iekšēji domāja, ka labāk arī to Lakeringu dabūt pretī, jo emocionāli kaut kāds pārsvars ir viņa pusē tomēr. Tas playoffs jau nekur nav pazudis, viņš jau ir... Viņš atgriezīsies? Un tas atkal cits stāsts, jā. Vai tur būs atpakaļ kaut kādi pieredzējušie spēlētāji, kas var iedot to, ko nevar atsvērt, vai būt jaunieši kaut kādā brīdī, ja tajā playoffā, bet viņi pierādījuši, ka viņi māk būt sīksti un parādīt raksturu un pamat uzdevumu ir noturēt aizsardzību un tad ar saucamiem gaļas goliem visādiem samest un dabūt minimālas uzvaras pie minimāliem rezultātiem, ja kaut tāpat pagājušajā gadu spēle playoffā 1-0. Parāda to, ka tur nebūs varbūt tik daudz meistarība izšķirs rezultātu, cik izšķirs atkal tāds emocionāla un psiholoģiskā noturība un tas darba ētika laukumā un vispārējais. Un tā tad? Šoreiz gan es teiktu, ka Lakerings laikam uzvarēs, jo pie noteikumiem nenāk atpakaļ Salceviču un nav. Bet Kusiņš būs atpakaļ? Kusiņš būs atpakaļ? Es esmu visai pārliecināts. Ja jau virsnīca atgriezās, es domāju, ka Kusiņš neatstās vienu pašu savējo cīņu biedru. Bet nevar, tas, kad viņš spēs ielikt kaut kādā formā, jā, bet manā skatījumā... Gan jau arī viņam Martinsons būs atpakaļ, kas ir mentālis treneris, tā teikt. Pagājušajā gadā es teiktu, ka ļoti liela daļa bija tur klāt arī veiksmes faktors. Sportā bez tā nekāda. Jā, bet man liekas, ka ja daudz cīņas vairs vispārējais, tad tā veiksme bija ļoti daudz arī klāt, kad nevar, man liekas, 2 gadus pēc kārtas cerēt uz to, ka tas veiksmes faktors tik liels nostāsies te blakus un no tādām grūtām situācijām nāksies izlīst ārā un varēs uzvarēt spēles un atgūties. Ja? Nav tas, tad komandai jābūt, man liekas, ir vienu soli priekšā citām, ja viņi spētu no tādiem atgūties un tikt laukā, bet tā starpība, es domāju, ka nav, ka viss līdzīgi. Tev liekas uz šo sezonu dodo brīdi, ka Lakerings ir meistarīgāka komanda, meistarīga ziņā nekā Lielvārdi? Jā, ja mēs skatāmies pilno sastāvu uz papīra, jā, tāpēc, kad, nezinu, pasaucam, paskaitām, pieņemsim, Lakeringā, kurš pieņemsim tavuprāt meistarīgākais, 3 spēlētājs, tā liekas. Nezinu, noteikti ir tas pats Artūrs Turševskis, viņš uz regulāro sezonu, tu pilnīgi jūti, kāds viņš ir tur, un kad sākās play-offi... Artūrs, tur tālāk. Tālāk, nezinu, tas pats Toms Rīsmans, pieņemsim, ar to savu... Labi, es uzreiz pretī likšu Armands, Savins, nezinu, Jēgers, piemēram, viņi pavisam citādāk spēles stila, bet vai viņi ir... Nē, es nesaku, ka viņi nav meistarīgi. Kusiņš tas pats. Jā, bet... Es tā skatos, manuprāt, vai nezinu, ja būtu kaut kāda indikācija, pēc kuriem var noteikt spēlētāju meistarību, Lielvārdē ir meistarīgāka spēlētāja nekā Lakeringā uz doto brīdi. Kvantitātes ziņā. Ja skatāmies uz papīra kā individuāli, jā, bet man liekas tā kopējā kvalitāte, vismaz es esmu Lielvārdas spēles diezgan daudz salīdzinoši šogad redzējis. Viņas ir līdzāk nekā citur. Un jāsaka tā, ka tur kaut kas nav. Es nezinu iekšā, vai tur ir vai nav, bet šobrīd tur nav kaut kas līdz galam nestrādā kopā. Bet tā arī pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā bija. Jā, bet
varbūt, protams, tāpēc jau ir tās prognozes, bet es nejūtu, ka šobrīd to var pacelt augšā. Man liekas, ka tur ir kaut kas bišķiņ noplacis. Pagājušajā gadā man likās tāpat. Skatījos to pēdējos spēles, kad viņi palika 8. Nekas neliecināja. Jo tik vienveidīgs sniegums tāds ir, viss ir uz metieniem pa vārtiem un ar kaut kādu, bet nav tāda, nav asuma, nav dzirksteles, nav nekā, bet es neticu, ka to var atkal vienkārši tā uzburt. Ir meistari, kas to sanāca. Tieši tā, bet es domāju, ka šoreiz tas... Kad beidzot arī tam nevajadzētu. Jā, uzburs kaut ko, bet tas būs bišķi pa īsu, jo man liekas, ka tā sezona pārāk pliekana. Ja pagājuši gadu, man liekas, vairāk viņi tomēr tur zaudēja tādas spēles kaut kur dēļ kaut kādām traumām, tur bija, man liekas, kaut kas tur nebija arī. Tas pats Jēgers vai nespēlēja kādu brīdi, vai viņam tur bija kaut kas tur bija arī, man liekas, daudzi iztrūkumi. Tur šogad ir salīdzinoši, man liekas, visi izņemot, ja Polis iet laikam tur dabūja. Jēgers jau, tieši tagad vai vispār sezonas gaitā? Sezonas gaitā daudz iztrūkumu. Bija daudzas. Tas pats Jēgers jau nespēlēja. Armands arī nebija uz kaut kādām. Grūti jau spriest, jo daudz jau to Latvijas-Igaunijas līgu arī ziedo. Un tad tu nesaproti citreiz, vai ar spēlētājs netiek, vai traumēts, vai viņš tiešām atpūšās. Bet tad mana prognoze ir šoreiz 4-1 Lekrings. 4-1 Lekrings. Tad man, ja būtu Lielvārdē vārdsargs kāds labāks, manuprāt, no top komandām sliktākais vārdsargs. Vienalga, kurš viņš, skatoties, nezinu, labā, jebkur, Ulbrokam vēl, diemžēl, piedod Iver, vēl kaut kur tuvu dreifē, bet uz pārējām komandām Rubenei labāks, Ķekavai labāks, Lekringam labāks, kas mums ir labā. Ja arī es teikšu, ka pie viņu spēles stila viņu vārdsargs ir labāks, kas vēl pa komandām mums. Manuprāt, Lielvārdē ir sliktākais vārdsargs uz doto brīdi. Ja tā skatās, un tas ir, ar vārdsargi diezgan liela loma ir vārdsargiem izslēgšanas spēlēs. Un tad jāsalīdzina, nezinu, tur ir Markus pret kādu no tiem abiem lielvārds vārdsargiem uz doto brīdi, kas ir, es neredzu tajā skatījumā, kad varētu Lielvārdi aizķerties un redzot arī savā. Es domāju, ka Lekrings tieši tas, kad vēlreiz uz tā paša grāba, kaut kādā veidā arī ne, bet es teikšu 4-2 Lekrings. Bet ne 4-1. Un 4-2 man arī šķiet, ka kaut kur tās spēles būs, kad būs līdzīgs scenārijs, kā tas bija pērn, kad tur sāksies, kad tā kaut kāda gaisa mašīna un kad tā būs, tā varbūt nedaudz falšā tā enerģija kaut kāda dabūta un savas tās smadzenītes būs apmānītas kaut kur galvā un kad viņi atkal kaut ko spējas uzburt. Bet, kad nedaudz pietrūks, lai tas izdotos līdz galam. Un manuprāt, ka tikai tāpēc, ka vārdsarga pozīcija ir švaka. Jā, pagājuši gadu noteikti Salcēviču faktu. Es pieļauju, jo viņiem kaut vai ieliktu no Ķekavas vārdsarga, kurš arī ir jau spēlējis Lielvārdē. Pieņemsim, tad es domātu iespējams citādāk. Varbūt arī tur vārdsarga var noburt uz izslēgšanas spēlēm kādu citu. Bet jā, tad tu minēji 4-1, es 4-2. Un pēdējais pāris tad mums ir palicis. Kas interesanti, tad Latvijas-Igaunijas līgas finālā jau var tikties Lekrings ar Lielvārdu. Tas nozīmē, ka vēl viena spēle var dabūt klāt, uzspēlēt finālā pa pirmo. Svētdienā, ja es nemaldos, varētu būt fināls, un tad jau nākamajā nedēļā, tad jau sākam atkal nākamajā turnīrā 4. finālu. Un ja tur vēl līdz 7 spēlēm, tur atkal nedaudz nonivilējās tas, ka tās komanda arī vienmēr ir interesanti, Lekrings Lielvārds bijis, un atkal tik biežās tās tikšanās reizes, un kad tas tā. Nākamais pāris Ulbroka pret Irlavu. Irlava abas spēles uzvarēja šo sezonu. Ja nemaldos, abas pa 2 laikam, un gan izbraukumā, gan mājās. Un tur tagad man laikam kārtu pirmajam prognozēt. Un tā iemesla dēļ es saku 4-0 Ulbroka. Kad viņi ir 2 reizes zaudējuši, tas, manuprāt, šoreiz tiemžēl nāk par sliktu Irlavai, kad viņi jau ir uzvarējuši 2 reizes. Un es ticu, ka Ulbroka ir tā komanda, kas sezonu nobraukāja kruīzā. Vai spējas pārslēgties? Es domāju, ka jā, jo tas uzbrukuma potenciāls un tā meistarība, manuprāt, ir tik augsta, ka tur īsti
kad īsti, jā, un, lai būtu kāda prognoze, man arī 4-0. Būtu kāda prognoze, man arī 4-0, tad ir jāpasaka, kad laikam tad, citā pāries nevar ielikt to rezultātu 4-0. Es saku šeit Ulbruka 4-0. Lai arī pēc vietām mēs skatāmies 4-5, kā vislīdzīgākās, bet man galīgi neliekas, ka vislīdzīgākās komandas. Kaut gan Irlavā ir diezgan smuki progresējusi, jo īpaši arī redzam tagad izlases. Man patīk, kā Tiltiņš izskatās, kad viņš vēl dabūjis to pārliecību, ir, manuprāt, ar to, ka viņš ir bijis izlases kandidāts. Un es jau, cik esmu sapratis un dzirdējis, ka laikam viens no līderiem ir ārā uz sezonu. Jā, satraumējās. Un tas arī, tā kā, un soliņš ir īs, un tas, jā. Jā, grūti aizvietot noteikti, viņiem ir katrs spēlētājs ļoti svarīgs ir, un viņiem nav ko ielikt tur tik daudz vietā. Es domāju, spēles būs līdzīgas, bet visi zaudēs. Bet, tāds mans skatījums. Jā, es arī domāju, ka Ulbrukai noteikti ir ļoti liels favorīts salīdzinoši ar kur citu pāri, noteikti ir lielāks nekā, bet par to, vai Ulbruka spēs tāda labi pārliecinoši aizvadīt, man kaut kā tās, nezinu, līdz galam neesmu droši, jo, tā kā teica, tādā kruīzā nobraukuši visu sezonu, sniegums nestabils, lēkā, tad tajā pašā laikā ir, ja skatāmies uz komandas nokomplektēšanas sastāvā, pieredze un meistarība un vispārējais. Uzbrukuma potenciāls. Viņiem ir galvas tiesa pārāks kā kurai citai komandai. Tad tas sniegums ir kāds ir un grūti spriest, kas tur ir apakšā. Vai tur ir tiešām tādu puslodzīti un reiķinās tikai uz play-offiem, bet es neticu atkal, ka ir iespējams tā pārslēgties un uzreiz dabūt. Es arī agrāk neticēju, bet pēdējie 2 gadi liek domāt ar vien vairāk citādāk. Un tas, ko tu minēji tieši par to, ka regulārā sezona jau, kad tā nozīme jau sāk palikt mazāk, līdz ar to, ka tikai var izspiest ārā. Kad tev vajag to maksimālo formu dabūt uz īsu brīdi un kad tu vari dabūt visu laukā. Piemēri arī sāk rādīt, ka tas strādā tā. Ka tu vari nedaudz būt kruīzs, tā nav, pieņemsim, Anglijas Premjerlīga, kur tev nav tādas izslēgšanas spēles vai kas. Tev ir uzreiz, tu nevienā spēlē nevar. Un labi, kāds tavs rezultāts? Es gribētu teikt, ka vienu spēli Irlava savās mājās uzvarēs, un kad 4-1 Ulbruka. 4-1, jā. Uz soļiem arī tad mēģinām tālāk. Mums tad sanāktu pusfināli, kā ir tagad, es teikšu godīgi, uzreiz veidojās zars. Brekets nav tā kā, kad, nav tā. Tā ir, gribētu teikt, normālās valstīs, bet tā ir valstīs, kur ir sakārtotāks, kad, ja tu tiec kā otrais, tad tu nevis tev ir automātiski tā, pieņemsim, 3. vieta, bet skatās, pieņemsim, kā 8. nāktu. Saprati, kā? Jā. Tā ir Somijā, piemēram, pagājušajā gadā bija ļoti interesanti. Jā. Bet šeit būtu tā, tad manā gadījumā 1-4, pareizāk 4-8, tad Valmiera Ulbruka manā skatījumā ir 1 pusfināls. Un tur tad es domāju, kad 4-2 Ulbruka, tad jau baigi dziļi nav ko runāt, jo tās ir tikai varbūtības, kādi varētu būt tie, un tad tas iemesls vairāk ir tāds, ka mums iet 18 paralēles, tāda saseicināšanās vēl nebija redzējis. un iet... Un tad ir 4-2. Kāpēc? Es domāju, ka diezgan palaidīs emocijas daudz pret Rubeni Valmieru. Tas iedoma tās, kā man ir gājis. Un tad es pat gribētu varbūt teikt, ka 4-1 es pat teikšu, kad Ulbruka 4-1 uzvarēs Valmieru. Kad Valmiera jau būs, tiekot uz arēnu, jau būs izdarījusi, manuprāt, vairāk nekā no viņiem uz to brīdi var gaidīt. Un kad šeit šoreiz būs tas, kad nav spiediens, bet tas būs tāds, ka nebūs tā, ka pret Rubeni citādāk. Tā ir tāda baigā tīrā filozofija. Es pašreiz minu tur 4-1. Tev tas pāris ir Rubene. Rubene, Ulbruka, jā. Bet es ar Ulbruku lieku kā favorīts noteikti. Un 4-2. Pret Rubeni. Jā, kad... Es pat nezinu, šo sezonu viņi tikušies, ir Rubene uzvarēja Ulbrukā. Ulbrukā, jā, uzvarēja. Jā, un kas notika Kocēnos? Man liekas, ka Ulbruka uzvarēja Kocēnos. Ulbruka uzvarēja, jā. Tad Ulbruka uzvarēja Kocēnos, jā. Jā, tur bija tā, ka abas, un tur
Es atceros, tur bija kaut kādi vēl diskutabli lēmumi par kaut kādām epizodēm. Man liekas, es zinu, ka pirmā bija diezgan mazu rezultātu, uzvarēja Ruben Ulbruk, un tas bija tāds, ka neliels pārsteigums, jo tas bija sezonas sākums. Jā, to es tā ļoti labi atminos. Un tad otrs pāris, tas tad mums sakrīt, Talsi Lekrings, abiem diviem Talsiem mājas priekšrocības sanāk. Nu, es pat nezinu. Tomēr cēsīs esmu tagad. bet es teikšu, ka kaut gan čempionu gadā tieši pusfinālā diezgan stabili uzvarēja Tals, bet es teikšu, ka 4-2 Tals uzvarēs Lekringu. Es jau līdz galam pats noprognozēju, bet neesmu pārliecināts, vai Lekrings lielvārdē kārtīgi tiks pāri. Bet šeit, jā, tad es saku, ka Tals. Nu, nē, man kaut kā Tals ir liek klāt visu laiku, man liekas, tajā sniegumā, un ir stabilāki palikuši un viss, bet lai piedod raitums, bet nu, viņiem nav līdz galam tas, man pašam nepatīk tas teiciens, ja tā čempiona aura. Bet ir tagad viens baigais čempions tur atnācis viņiem. Nu, jā, Jānis Ragauskis un klāt ir, tas ir daudz. Arī, kurš ir jau mācējis uzvarēt, kurš zina, kā uzvarēt. Jā, bet tai komandai kopā nestarojās no viņiem. Tur nav tādas dabīgas emocijas. Tā kā Valmierē agrāk. Jā, viņi tādi klusi un nosvērti visi tur, un tur nav. Nav dzīvīguma, tur nav. Man tā nešķiet. Un līdz ar to man liekas, ka ja nav tas dzīvīgums, tad tā kā, piemēram, Lielvārdu pagājušajā gadā nav iespējams dabūt ārā to maksimālo rezultātu, jo Lielvārdu uz tām emocijām visu paņem un aizbrauc. Jā. Pāri visiem ar veiksmes faktoru vēl kaut kādu, bet tiek un uzvar čempionu. Tad Talsiem, man liekas, ir viss noteikumi, lai viņi varētu visam tikt, bet viņiem tas dzīvīgums pietrūkst. Un man liekas, ka tā ir tā lieta, ko tur mākslīgi. Viņi nevar to dabūt ārā. Viņi pārāk tāda, nezinu, kāda nosvērta komanda un tāda, nav viņiem arī. Neesmu redzējis, ka, piemēram, ja ir visās citās komandās kaut kādi tur asumi, vēl tur kaut kad, ja, tur tāpat Rubenes derbijos, tur ar Valmieru vai vēl kaut kur, ja. Pat Valmierē pat iznāk asumi. Jā, visādi tur nāk ārā kaut kas, tad tur vispār nekas tāds nenāk. Visi pārāk ir tādi, un man liekas, ka tādu regulāro un tādu lielo turnīru kaut kādu var, ja, ar tādu sasniegumu tur, bet tieši tādus play-offs, tur vajag bišķiņ būt tie. Tādiem, es nezinu, pagalmu puikām nedaudz, jā. Tās jau nav nekāda lielā pilsēta, tur jau varētu būt, kad... Jā, bet kaut kā līdz galam neesmu redzējis. Tad rezultāti... Tad es saku, ka Lekrings ir 4-2. 4-2 abiem tikai es par labu Talsiem, tu par labu Lekringam. Tad sanāk, kas tev čempions? Vai atceries, ko es pār... Jā, es teiktu, ka laikam Ulbruka. Ulbruka tad uzvar finālā Lekringa. Jā, kad uz papīra viņi ir noteikti labāki par visiem citiem, un ja visu to saliks puzli kopā, tad man liekas, ka īsti šogad neviens nevar viņiem iekost. Protams, ir labi saka arī citādi. Jā, protams. Tas ir cits stāsts, bet tādas tomēr atbildīgas spēles, un kur spriedze lielāka, tur tā meistarība ir lielāka nozīme. Bet, jā, man liekas, ka viņi ir šogad. Ja es arī lieku Ulbruku, tad manā skatījumā Ulbruka finālā uzvar Talsus. Bronzas mačs man ir Valmiera Lekrings 3. Tātad, un tev bronzas mačs sanāk Rubene Lekrings, jā. Nē, Rubene Tals. Ruben Tals, jā. Tur varētu Talsi to vienu spēli paņemt. Tad Rubene beigās mūsu abu skatījumā komanda, kas uzvarēja regulāro, kā mēs teicām jau divas kārtas pirms, beigās mēs abus ieliekam viņus bez medaļām. Jā, tāpēc, ka Zini, cik viņus tas motivēs? Un es ceru, ka viņi parādīs pretējo. Lielāk pagājuši, ka daudz teica, ka tiešām pats Kusiņš atzina, ka ļoti motivēja tas, kad visi viņus norakstīja. Jā, jo ir tā, ka viņiem ir viena maiņa, kas ir jau, varētu teikt, pieredzējis maiņa. Ja? Kuriem Rubenai? Jā. Pieredzējuši viņam. Viens Ingars un Jūris. Es runāju par tāpat tas Keiša Celms. Pieredzēšana varbūt pieredzi ziņā, bet gados jauni džeki. Jā, ka viņiem jau ir 5. 6. sezona, ja tur virslīgā, līdz ar to tā ir jau pieredze, bet, un tad ir daudz labu jauniešu, kā mēs runājām. Ļoti daudz, tāda kalva, jā. Bet, ar viņiem varētu būt noteikti visgrūtāk, jo tu, lai kā sevi nomotivē vai kā, bet tajā vecumā, ja tev piezogās neticība, tad tu grūti viņai pārkāpt pāri.
un to sniegumu parādīt labāko tajā brīdī. Līdz ar to, man liekas, ka tā komandas jaunības sindroms varētu nostrādāt kaut kur pa sliktu tieši tajā play-offs. Jā, tas ir līdzīgi, ko es minēju, arī tas, ka, manuprāt, ar to stabilo sniegumu, ne tikai tas, ka viņiem nebija daudz traumas un daudz izkritušie, bet arī tas, ka viņi spēja līmeni spēlēt, tīpaši ar tiem jaunajiem, kaut gan stabilitāte, tā ir meistarības pamatprincips patiesībā. Ja viņi, cepuri nost, ja viņi apgāzīs mūs, un tad viņiem būs ļoti liels pārsteigums, ja skatāmies no pirmssezonas. Jo es cik ar viņiem pašiem, mēs daudziem no Rubens arī kaut ko runāju, viņi paši necerēja, ka tā varētu būt. Es domāju, noteikti. 20 gadus nebija regulāri uzvarējuši, un tagad, kad viņiem aizgāja vairāk projām, nomainījās tā laba paudze. Protams, tur tiešām daudz simpātisku florbolistu, tur tas pats man ļoti patīk, tur Siliņš, Bitmanis, Fogels, tur var saukt, tur pat ir vairāk kā mājiņa gandrīz, bet jā, man liekas arī kaut kur, ka viņu lielie tituli vēl būs priekšā. Būs, jā, tieši tā. Jo man ir baigās arī aizdomas un pārliecība, ka, tā kā minēja, pieņemsim par Bausku, ka tur ir daudz talantīgi florbolisti, izaug un pat ir 19 izlašnieki, ka viņi pazūd pēc tam. Tur katram savs iemesls, citam varbūt tiešām pārvākšanās uz Rīgu vai kaut kas, bet man ir baigās aizdomas, ka no šīs talantīgās Rubens paudzes, kas ir pusau viņiem, pieņemsim, tāds pats Dumpis, ir ārzemēs Ķikuts, ir ārzemēs vēl atgriežoties, piemēram, kad, manuprāt, no šīs paudzes, ka viņi ļoti daudz turpinās spēlēt un labi spēlēt. Vai vienmēr visi turpinās spēlēt Rubenē? Tas cits jautājums, bet ka florbolisti nepazudīs, tas jā. Un tad, ko pēdējo mēs varētu paprognozēt, es gan nezinu, kad to vispār uzzinu un pasaka, kurš varētu būt MVP. Tas tikai tā interesi, jo man liekas, to pēc tam paziņo pēc kāda gada apmēram. Tas vasarā noteikti. Tad mums būs jāgaida tik ilgi tikai, lai zinātu rezultātus. Jā, nezinu, man liekas, ka šeit šī viena no lietām, kur neprasa lielu ieguldījumu un visu pārējo, lai tomēr to finālu turnīru un finālu dienu un vispārējo, ja ir tie svētki arēnā, kad noslēgt arī ar noslēgumu uzreiz, tur patās kaut kur, nezinu. Kāpēc MVP nevar uzreiz? Jā, ja tīpaši, ja tu regulāro neņem vērā. Un ja mēs skatāmies kaut kādu, piemēram, kā ir kaut kāda pasaules čempionāti un vēl kaut kāda viss, beigās tad varbūt kaut kādā, nezinu, turpat kaut kur, nezinu, kultūras namā vai vēl kaut kur. Hans Peronā. Jā, apsēžās visi pie galdiem un uzreiz nosauc simbolisko izlasi un vispār jau uztais tiešām tādu svētku dienu līdz galam visu. Jo tīpaši to var to viegli, tāpēc, kad, lai it kā to nesaka, ka tas ir tikai izslēgšanas play-off spēļu MVP, bet to patiesībā nosaka tikai pēc tā, jo Salcevičs bija pērnās sezonas, viņš regulāri nospēlēja 3 spēles, un viņš bija sezonas MVP. Tad uzreiz jau var teikt, vispār to varēja sadalīt. Sezonas MVP ir viens, kā tagad beidzās regulārais un iedodam, es nezinu, tur Babrim, piemēram, vai kuram iedodam, un tad pēc izslēgšanas spēlēm ir nākamais. Kaut vai tā, jo citādāk arī ir tas MVP, un tad tu īsti, kā tu vari būt sezonas MVP, ja tu neesi 2 spēles, un tad ir, protams, izslēgšanas spēle, tur bez variantiem tu esi. Jo tad regulāri arī kaut kāda mērauka, kaut kur jāņem vērā. Varbūt tas tā man arī šķiet dīvaini, ka to nevar tā nospraust. Šeit, man liekas, varētu būt šis stāsts, kad MVP nebūs, visticamāk jau, ka būs MVP no čempioniem. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē no Ulbraks, bet es kaut kā laikam tomēr, cik visu kopumā jāsaka tā, ka Jānis Ragovskis, man liekas, ir MVP materiāls. Materiāls, jā. Šobrīd ir, jo viņa tas... Bronza viņam tev no tavā skatījumā. Bronzniekiem jā, bet... Sudramniekam vēl varētu iedot. Bet, man liekas, ka viņš ir tāds liels pienesums, kas ir atnācis klāt. Viņš ir izlasē labi. Jā, Latvijas florbolā šobrīd atpakaļ. Un es redzu viņu tur. Ja man jāsaka no Ulbrakas, tad Rolands nav viņa, man liekas, labākā sezona. Tāpat arī Doms Bitmanis, ir augšā lejā tas sniegums nav tāda. Morozovs arī nav īsti līdz galam parādījis. Babas Šmits. Šmits būtu, ja viņš būtu rezultatīvs. Pērni būtu, jūs uzvarējuši, Šmits būtu MVP. Jā, noteikti. Tur pietrūka overtime goals pieņems. Jā, palielam, jo viņam ir jau tās noslēguma īpašības, metiena īpašības ir augstas. No viņam vienmēr varētu prasīt lielāku darba atdevi, kas viņam varbūt pietrūkst. Ja viņam būtu darba atdevi, tad viņš varētu katru gadu būt MVP, man liekas. Jā, tur tā meistarība ir un tā pauzīt visu kopā, tur tik liels salikums. Izskasības. Jā, labas lietas ir.
Jā. Kad, Kaut tikai... kur es tev, jā. Bet tā laikam ir tam, kam ir kaut kas vairāk pa citiem, tas parasti kaut kā atkal bišķi slinko citās lietās. Tam, jā, nav, tas strādā. Tā dabā iekārtots jā, bieži ir, jā. Tad tur lielākie kaut kur arī visā sportā skatoties, nav jau tā kombinācija, liels talants ar lielām darbaspējām ir tiešām, tad to esi tur un tādu jau nav daudz uz visu globālā skatoties. Šitām izskrējām cauri, tad vēl pie reizes varam nedaudz Latvijas-Igaunijas līga. Tikko beidzās vienkārši spēles, lai pareizi saprotu, tad pirmajā vietā palika Rubene, otrajā ir Igauņi, trešie ir Lekrings, ceturtie Lielvārdi, pareizi saku. Tad sanāk, kad tiekās Rubene ar Lielvārdi un Lekrings ar Tallinas komandu. Kā domā, kas vispār, labi, tur par tiem pusfināliem kā domā, kas uzvarēs? Tas būs sabraukums uz 2 dienām? Jā, tur uzvarēs Rubene. Viennozīmīgi, jo tur nav spiedienu, nekāda apakšā noteikti, tas vairāk ir for fun, varētu tā teikt, jā, turnīrs. Man redz vismaz, kā tās komandas uztver, kad tas ir papildus. Igauni nē, bet mums Latvijas komandas ir tā uzspēlē papildus spēles. Ja es nemaldos, ir kaut kas nav par Igauniju runāts, ja par Tallinu to pašu, vai es nezinu. Bet noteikti pēc nedēļas nav vēl skaidrības. Mazākā nedēļas. Tur... Es atkal dzirdēs pa Lielvārdā. Okay. Labi, bet tur noteikti būs spriedzīta nekāda vai tāda minimāla un Rubena apliecinās to savu meistarību. Tur, es domāju, Es, diemžēl, tieši tā padomāju. Bet, ne tā kā tu saki, ka tāpēc, ka nav spriedzīta vai kas, es domāju, kad viņi vienkārši visnopietnāk no latviešu komandām pieiet šai līgai. Nevis nopietni, bet visnopietnāk no latviešu komandām. Un redzot, kad es domāju, ka gan Lielvārde, gan Lekrings būtu interesanti tiešām, ja viņi tiktos tur finālā, kur pietaupīs kaut kur, atļaus izveseļoties visiem un sagatavoties kārtīgi tam. Protams, tu laukumā tomēr uzvarēt, tu darīsi visu, lai uzvarētu, un tajā brīdī tur jau, kad tu esi laukumā, tu jau arī aizmirsti, ka tā ir Latvijas-Igaunijas līga no idejas. Jā, bet par to arī es domāju, ja mēs skatāmies, ko pieņemsim arī Rubeni kaut ko tur pietaupīs un kādu malā es domāju, paņems. Ka nē, ka Rubeni ja arī viņi to darīs, tad viņiem, man liekas, ir vienveidīgākais sastāvs, ko aizvietot. Jā. Skaitā, ja citas komandas noņem nost tur 3-4 līderus vai vēl kaut ko, tad viņi pienāk jaunie klāt, viņi nav tik meistarīgi, varbūt aizvietotāji, ja? Tur baigi tā starpība liela ir, bet Rubenē atkal, ja tur 3 nespēlē no pirmās maiņas, tie jaunieši ir gana meistarīgi, lai to pašu spēli noturētu. Gan tie jaunieši ar tos viņa U18 zaudēja Bauskai, kur ir arī daļa. Šis ir tas, kāpēc arī, man liekas, ka tajā Latvijas čempionātā, kāpēc es Rubeni neieliku par uzvarētājiem, bet Igaunijā, jā, jo tur būs tas stāsts, ka atbildības sajūta viņam jau sāksies jau no play-off pirmās nedēļas, un tā spriedze būs liela, un tajā vecumā tu nevari vienkārši, jābūt nenormāli tādam laba līmeņa sportistam, ja, vai tu vari visu savu psiholoģisko meistarību un vispār jau salikt kopā un noturēt labā līmenī, ceļš, ja tev tā sezona vēl tik labi gājas. Otrs stāsts, ka tu esi nāc tā kā underdogs, ja, no apakšas, un tad tu mēģini pierādīt kādam, tad ir cits stāsts. Bet, kad tu esi bijis priekšā un tev ir jāparāda, ka tu esi labāks, tad ir pavisam cita lieta. Un šeit tas jaunības, man liekas, var noklibot noturību tieši. Pēdējais, ko es tev, kas jau vairs izprognozējušies, esam daudz. Gan jau, ka būs pēc tam jāklausās, kā atkal Vaimiņš un Bernāts neko nezinu, ko var gudri muldēt. Bet nav kāda interesanta bauma, ko varbūt pa florbolu zinu Latvijas sakrā teikt? Nav kāda. Es necenšos neko konkrēti saprast, vienkārši varbūt kaut ko interesantu. Varbūt kāds dosies uz ārzemēm projām vai nezinu kaut kas. Nē, esmu laikam tik dziļi iekšā. Kuram vajadzētu braukt uz ārzemēm spēlēt tavuprāt vēl kādam spēlētājiem? Runa, ja mēs runājam uzreiz, ka tā ir augstākā līga valstī, es nezinu, F līga, visticamākais variants varētu būt, vai varbūt arī Šveices augstākā līga, tur netic, ka kāds no šiem uz SSL varētu braukt. Tā, labs jautājums. Tādā kontekstā neesmu domājis, jā, bet es tagad vienkārši reiz velku ātri, kas ir izlasē bijuši no jauniešiem klāt kaut kur pievilkt, ja.
Un tiem pašiem Rubeniešiem nevajadzētu mēģināt braukt projām, jo kur viņam, dumpis, labi, viņam daudz veselības problēmas, viņš, līdz ar to dabūn tur diezgan izlaist. Čiku tam īsti nav aizgājusi, veiksmīgi tā. Jā, es nezinu, es domāju, kad, nezinu, Celms, man liekas, ka arī nav īsti gatavs vēl braukt uz ārzemēm. Viņam ir labas īpašības, bet kaut kas pietrūkst tādā kā asumā bišķiņ vai kaut kāda, priekš tā F līgas vai kaut kāda līmeņa, tā kā, un atkal vai to pirmo divīziju, tas ir tāds, kā Kovaļevskim un Tiltiņam, viss, tas tās labs jautājums, vai tu... Tiltiņš labi F līgā, ja tu esi ļoti labi. Jā, kad ir izvesceļojies, tur ir vērts, bet tā pirmā līga kā rāda, kad to pienesumu beigo nedod uzreiz. Ja tu esi labā komandā, tad ir varbūt, jā, bet ja tu netiec tieši tā pirmās divīzijas labā komandā, ja, vai kurai nav potenciāls... Kad gāja, tad jau Kobe bija laba komanda. Jā, tieši tā, kad tā kā dumpim, kur tev ir augšā ir virslīga, ja, tev ir apakšā un sistēma, viss tad ir uz kuriem tiekties nav. Ja tu neesi tādā netiec klāt, tad es teiktu, laikam, tad nav. Tad tajā Latvijā viņš jau var vēl kādu laiku spēlēt, jo, vajag interesanti tas tagad par to ar poļu sakarā tā Čehijas līga. Jā, es cik sapratu no paša poļa, pēc kritīs ārā, tā izskatās, tur viņi diezgan palēju laiži. Bet ka par viņu, kā viņš pats teica, man tur ir it kā aģents, viņš, cilvēks, kurš palīdz, nav tā aģents, kā profesionālā sportā, un kad interesējas arī citi klubi jau tur Čehijā par viņu, un aģents viņu iesaka ar domu tādu, kad diezgan ātri jau jūt, kad varētu krist ārā, lai saglabātu to vietu pozīciju, kad vispār nav izslēgts, ka mēs viņu nākamgad redzēsim citā komandā Čehijā. Arakam īstenībā labi iet arī tur. Es tagad nostījos to spēli, kad bija tieši viņi savā starpā spēlē, tā spēle bija pa dienu Čehijā tur tajā hokeja hallē, un kur tieši te Pols ar iemetu izšķirošo pēcpils metienu, viņi uzvarēja. Forši laiž, abi džeki forši laiž. Bet uz to Čehiju līdz šim jau, viņi tādi pirmie cēlmlauži, ja neskaita, kad bija tie Ubrukas džeki aizbrauc, kad bija saistībā Covid dēļ. Es neatceros, kur, manuprāt, Vilmans Lapiņš vai kas tur bija, jā. Jā. Bet, labi, pašu pēdējo tad nosauc no top 8 šīm komandām, kas mums ir, no visām 11, lai iet. Nosauc no katras komandas labākos spēlētājus. Ja pieņemsim, tu esi tagad komandas ģenerālmenedžers, tev ir drafts, un tev jāpaņem no katras komandas viens spēlētājs. Tad... sākam uzreiz no augšu, no Rubens, ko tu ņem. Tu vari neveidot sastāvu tā, ka man vajadzēs vārtus sākt. Jā, es saprotu, bet... Tavā skatījumā, ka tev viens jāņem. Rubenai laikam ir Vācarks. Tur ir, man liekas, viņš ir tas, kas ir tur... Dvēselē, ir tajā iekšā, un viņam viss nāk dabīgi ārā, emocijas, vispārējais, un man liekas, viņi pārējais... Viņš domā, ka viņš tevis dēļ no izlasē. Kas tad? Viņš domā, ka tevis dēļ no izlasē. Tur jau, mēs ar viņu kaut kad runājām. Es jau smējos tikai. Info tā kā tev, kad viņš tā kā pats interesējās un jautāja, tur izlases sakarā, bet tur treneriem nebija īsti viedokļi, viņi tur nevarēja viņu tā kā nolasīt kā vārdsargu, tā kā pēc standartiem, viņš ir tāds nestandarta, un tad bija interesējušies pie tur vārdsargu treneriem Somijā, un viņi bija izbrāķējuši, ka tādam izlases līmenim, kad viņam kaut kas pietrūkst. Tad tā virtenīte, jā. Jā, līdz ar to uz tā bāzes tad arī viņu nepaņēma. Es saprotu, ka viņam tur bija arī galveno treneri, tad saruna par kaut kādu, varbūt liekā svārā viņam tajā brīdī bija, kurā viņš izdarīja visu to, bet pēc tam tā turpinājumā nekas nenotika. Bet viņš, man liekas, tāda baigā enerģija tur komandā, un to visu tur. Un labi, laižam tālāk, tad otrā vieta mums bija Talsa. Talsa, tur jau Jānis Gauskas, jā. Jā, labi, tad, es pateikšu, tad, ne tikai, lai tu sāki, trešā Lekrings, Jurševskis. Nē, pārāk kaut kāda neizteiksmīga sezona, tik tālu, bet, Drīsmans laikam ir apliecinājums. Leģendi. Jā, kad ir māk arī gūt punktus un vārdus tieši. Arī vārds, jā. Punkts jau kaut kādā mērā ir savāds. Bet ir stabils sniegums, man liekas, visu sezonas garumā viņam ir bijis. Un tāds, kad ir ritīgs key players komandai, tā kā es domāju, kad
Un izlases treneris pat īsti viņa virzienā. Visā paplašinātajās. Bet es pilnīgi saprotu, kāpēc. Es arī saprotu, es tikai vairāk provocēju. Viņam ir viss labi, bet nav arī tās mazās, ātruma īpašības, kuras vajadzīgas tādā pozīcijā. Vecumu arī es ļoti pārliecināts, ka skatās. Cik no tevis var sagaidīt uz priekšu, kur kādu pienesumu to lietos, bet viņam pietrūka arī, viņš jau bija iepriekšējā ciklā. Un pietrūka tas, ka viņš ir visu redz, visu jūt, bet tad, kad vajag tos soļus dabūt augšā, tad viņam pietrūks bišķiņ tā atlētisma, es teiktu tādu. Viņš ir, tāds kalsnas miesas būves spēlētājs, tāpat kā arī Rubenes, kaut kādi, kuriem čaļiem arī, kuri pārliecinoši sevi rādīja pret mazajām valstiņām. Par to pašu Vāciju arī. Jā, tik līdz nāk atlēti pretī, tā viss tur pietrūks. Šeit arī būs tieši tas pats, kad nāk atlēti pretī, tad viņam pietrūks tieši tās atlētiskās īpašības, lai viņš varētu savu meistarību nodemonstrēt. Labi, Ulbrukā. Grūti izcelt vienu. Tik Kevins Šmits. Es domāju, bet... Tu jau dokumentēji, pirms tam jau viņu, ka viņš varētu būt MVP katru gadu, jau varētu štancēt tās balvas. Tad nākamā ir Lava. Laikam jau, kad tur Ginseliņš. Nē, bet visu cieņu viņam, ka viņš jau tur dod vaļā, tādā līmenī. Fiziski vispār nekrīt, es par to fizisku. Jo ir grūti, tur, kad nāk. Viņš arī sejā neizskatās vecāks balītis vispār pēc nekā. Bet nē, tur ir, es teiktu, ka no brāļiem Stančikiem, laikam tomēr Kristaps Kozlovskis, tur ir punktu mašīna, bet man liekas arī tur. Krūmiņš, Tiltiņš. Tiltiņš ir darba spējas, kaut kādas, bet man liekas Stančiks ir tas, kas tur. Stančiks tas kurš? Tas, kas... Renārs? Nē, man liekas, ka tagad es nezinu. Vārda neatceries. Jā, es zinu vārdus, bet es nezinu, kurš bija. Kapteinis. Kapteinis. Tad tā vienkāršāk, Tad sastāvvieta, kas mums lielvārdi. Lielvārdā. Gribētu tos teikt Jēgers, bet līdz galam nepārliecināja kaut kā izlases kontekstā. Es domāju, viņš pēc tā savainojuma, kad ļoti gribēja uz to izlases tikt, kad forsēja arī to. Jā, bet man liekas, ka tur Blumfelds ir tāda enerģijas bumba, kuram gan ir... Enerģija bieži nospēlē uz otru. Jā, bet es saprotu, ka viņam ir palīdzējuši tikt ar to galā, bet viņam ir bieži vien, kad viņi pārāk, man liekas, noslāpējuši, ka viņš tagad ir tāds pārāk kluss. Otrā. Jā, ka viņš ne, bet tā, ka viņš aizvilstās un ir, tad viņam, man liekas, viņš tā kā tāds Aivis, kurš ar savu kaut kādu tur nestandartu un tādām lietām daudz ko izdara komandai, viņam tas pats ir varbūt kādreiz pat daudz aizraujās ar skriešanu, to bumbiņu visu, bet tā arī tā darba etika. Maķienes arī, jā. Ķekava. Tur ir... Klāvs noteikti būtu vesels, tad noteikti, kad būtu savādāk, bet... Tā, man liekas, grūti tā izcelt kaut kādu vienu. Man nav, es nezinu. Sauc Endiju, viņš tev saudzēs. Jā, Endiju varbūt, bet nē, tomēr viņš tur. Es saku, ka nē, bet tur ir, nezinu, Laugalis tur, man liekas, ka ir tāda pamatvērtība viņiem diezgan. Ķeirāns, kā jaunais gados? Ķeirāns, jā, bet viņam pagājuši gadu, tā, kad pret Valmieru spēlēm, es biju nepatīkami pārsteigts par viņu, kad es biju gaidījis no viņa lielāku pretestību vai kaut ko, bet tā, ka viņu pozicionāli nosadz, aizslēgšanas spēlēs. Jā, viņam nav izdomas un pietrūkst kreatīvi. Jā, viņš tāds diezgan vienvietīgs, un ja tu viņam paņem nost, tad viņam viss ir, jo meistarība jau ir laba un viss, bet viņam nav kreativitāte. Līdz ar to, man liekas, Laugalis tur ir lielāks key players, kurš var kaut ko izveidot tomēr visu no tām epizodēm. Viņš nav noslēdzies, varbūt tik liels. Pats jau savāds, jā, bet viņam ir tas, ka viņš tur izveido tos trešo piespēles atcīmot.
8. vieta. Tavu bijusī trenētā pēdējā komanda. Valmiera. Nu, Riba, laikam. Bet viņam šo sezonu. Viņš arī tur daudz nav spēlējis, manuprāt. Nu, nav tāda sezona, kā iepriekšējā. Jā, viņam vajadzētu, es teiktu. Tas vecums, kurā, manuprāt, jāspēlē. Bet man liekas, ka viņiem tā kā arī tāds ir uz robežas, kad viņš pa daudz ir. Tas florbols kaut kur. 18. Jā, jo viņš, cik es zinu, vismaz pagājuši gadu viņš bija tāds, kas treniņos ir konstanti vienmēr, ļoti maz izlaiž visu. Un beigās ir tā, ka tas viss sakrājās un viņš nespēja, man liekas, kad vairs ar tādu baigu atdevi tajā laukumā aiziet, jo viņam tā dzirkstelīte pietrūkst. Jo tā, ka viņš dabūtu to dzirkstelīti, tad viņam ir tas sniegums ir stipri labāks. Tad, kā manuprāt, tā ir viņas tā stiprā puse, kad viņš tik mierīgs nosvērts savā vecumā. Kad viņš tāds vispār bez panikas liekas. Kāpēc viņu neaicina uz Vilos? Viņš bija simboliskajā, pašā sākumā. Pēc tam viņš, pieņemsim, bija Cēsīs bija viena nometa. Otru viņš nebija nevienā, tur bija, pieņemsim, Ronis, kurš Somijā, tur viss kaut kas bija. Bet viņam pietrūkst tieši tā kā Rīsmaņa kontekstā, man liekas, nedaudz atletisms. Viņš ir plastisks visu, jā, bet viņam pietrūkst tās, kāpēc mēs ir Balodas izlasē. Vilmanis, Balodas. Jā, tāpēc. Te uzreiz iezīmēs, ko treneris vēl gribu redzēt. Jā, viņi redz to, kad viņi var. Bet tev jābūt pietiekam meistarīgam arī ar bumbu ir, jā, bet ar bumbu ir, Riba noteikti ir līmenī priekšā Balodim, jā, meistarībā, bet atkal aizsardzībā, kā, ja tev ir ar atletismu kaut kādiem top līgām, top komandām jāspēlē, tad Ribam pietrūks tas spēks spēlē. Tālāk, tad 9. Sāc. Dāva, jā. Aldus Dāva, jā. Viņam ir fantastisks sezona, es par to nebeidz priecāties. Jā. Tur arī noteikti bez daudz komentāriem. Un pēc tam nākamai, kas ir 10. vietā, Bauska. Bauskā. Man kaut kad ļoti patika Vanaks, tur tas aizsardziņš, bet viņš kaut kur... Tas ir Valdis Valters? Jā. Man kaut kā, tā ka viņam bija kaut kādi... Tikko pirmo sezonu, kad viņš parādījās, es tur likās, ka iekšā ir tāds liels potenciāls viss, bet es tagad kaut kur esmu viņu pazaudējis. Es, kad pēdējās spēles esmu redzējis. Tas labi izskatījās. Jā, epizodiski ir, tad nav, bet es kaut kā biju domājis, ka viņš tā straujāk augs. Viņu es zinu, kad Bauskas treneri salīdzināja kā nākamais Kovaļevskis viņu pasniedz. Tā ir. Kaut kur tas varētu būt arī tāds arī salīdzinoši augumā neliels. Jā, jo viņam, es atceros pagājuši gadu vai aizpagājuši, tas bija viena no mūsu spēlēm Bauskā, kur mēs spēlējām pret viņiem ar Valmieru, tad ļoti pārliecinoši. Jūs jau zaudējāt viņiem taču kaut kur arī, vai ne? Ar Valmieru Bauskai. Pirmajā kaut kur spēlē. Man liekas, ka jā. Ka Bauska mēs RTU uzvadējām. RTU? Jā, mājas spēlējām. Man likās, tas RTU, bet Bauskai ne. Piedodiet komandas, kad es jūs sajaucu. Kaut kāda līdzība, kaut kur var kādreiz. Jā, tad redzēju, kāds ir varējums un viss pārējais, un tad likās, tur kaut kas apakšā būs. RTU Rockets, komandai, kurai kā jāpamet, Elga līga, virslīga. Rudolfs Korns. Jā, varbūt, bet laikam arī nē, tur jau vēl cēsinīgi pāris. Kociņš, jā, un visu, bet, es teiktu, ka laikam jau bez pieredzējušākā spēlētāja, man liekas, ka tur nekas arī nenotiek. Imants? Jā, es nezinu, neredzu īsti, tur jauniešiem ir labas rokas, viss, bet tur kaut grūti spriest, kāpēc ir tā. Zvidra jau vēl atgriezās šodien. Bet man liekas, ka Imants ir daudz tur uz sevi ņem un izdara. Un varbūt, kad pārāk daudz, un tāpēc tas rezultāts ir kāds ir, kad visu nevar viens izdarīt. Labi, Ingus, vairāk nemocīšu šovakar, ejot tabulai uz leju, vai vien grūtāk bija dabūt tos labākos spēlētājus, varbūt saprast. Paldies, ka atvēlēja laiku, lai veicās visur, bet tad, ja mēs tomēr pa florbolu, tad lai veicās ar Fatpipe, lai tev tur tās sadarbības un lai tad arvien vairāk Fatpipe komandas Latvijā. Tagad skatāmies, ka viņas aug.
cerams, ka būs interesanti, ka bija interesanti, un tad jau līdz nākamajai reizei. Paldies jums liels. Paldies, ka uzaicināju. Tiekamies pēc gan jau... Kaut kad. Jā, kaut kad pēc sezonas. Jā. Labi, paldies tev. Čau.